Lūk, tātad par laika plānošanu. Tā ir tēma, kas ir bijusi un kas ir aktuāla un kas būs aktuāla vienmēr un visos laikos, un ko jūs esat arī noteikti pamanījuši, ka, protams, ir cilvēki, kas saka, jo vairāk tu dari, jo vairāk tu vari izdarīt, un par to mēs arī šodien parunāsim, bet otrais ir, jūs esat pamanījuši, ka neskatoties uz to, ka ir ļoti daudz dažādas ierīces, instrumenti, lai atbrīvotu jums laiku, lai palīdzētu izdarīt darbus ātrāk, darbi mazāk nepaliek, un šie laiki ļoti, ļoti ātri aizpildās. Un es tiešām ceru, es ļoti, ļoti ceru, ka ar visu palīgu instrumentu palīdzību jūs paši jūtaties daudz mundrāki, daudz tādi efektīvāki, bet ja jūs tādi nejūtaties, tad jūs neesat vieni. Tas daudziem tā ir un lielākajai daļai tā ir. Un tad, jā, šodien tas arī vēlētos iezīmēt un pastāstīt tādas interesantākas un varbūt arī pat nedzirdētākas teorijas par laika izpratni un par laika plānošanu kā tādu. Līdz ar to šī nebūs tāda klasiskā laika, laika plānošanas lekcija. Un tātad pirmais laiks ir ļoti abstrakts koncepts. Tas nozīmē, ka ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie nespēja to notvert, aptvert un saprast. Un laiks ir tāds fenomens, kas ir, nu, kā gaiss. Tas ir, tā kā, piemēram, zivis, tad, kad viņas peld ūdenī, tās neredz, ka viņas peld ūdenī, viņas vienkārši dzīvo tajā. Līdzīgi tāpatās mēs katrs dzīvojam kaut kādā savā laika telpā, laika plūsmā, un tas biedējošākais ir tas, ka tas pamatlikums, ka tu nevari kontrolēt neko, ko tu nevari saprast, un tas attiecās gan uz uzvedības problēmām klasē, tas attiecās gan uz savu rīcību, tad, kad tu nesaproti, kāpēc tu emocionāli reaģē uz tādu pat šķietami draudzīgu atbildi, un tas pats attiecās arī uz laiku. Līdz ar to nav tādas vienas universālas formulas, kas jums palīdzēs saplānot un kas palīdzēs jums kļūt efektīviem, un pastāstīšu, kāpēc. Tātad ir tā, ka no smadzenes ir iekārtotas, lai mēs izdzīvotu. Un ko nozīmē izdzīvošana? Tas nozīmē, ka smadzenes, līdzīgi tāpatās kā elektrība aiziet vieglāko pretestības ceļu, arī mūsu organisms ir iekārtots tā, lai mēs darītu pēc iespējas mazāk. Izņemot atsevišķus gadījumus, kas nereti ir saistīti ar trauksmēm, neirozēm un vēl kaut kādiem daudziem dažādiem psiholoģiskiem fenomeniem, bet kopumā cilvēks ir iekārtots krāt spēkus un izdzīvot. Kā tas saistās ar laika plānošanu tiešā veidā? Varbūt jūs esat pamanījuši, un daudzi no jums noteikti ir meklējuši savus ideālos veidus, kā plānot laiku. Piemēram, jūs sākat ieviest kaut kādas atgādinājuma lapiņas. Vienā brīdī jūs redzat, ka jūs arī tās pašas lapiņas pazaudējat. Un pēc tam jūs saprotat, lapiņas nestrādā, tagad es ieviesīšu lielu kalendāru. Tu ievies lielu kalendāru, un vienā brīdī tu skaties, ka tu tā kā aizmirsti, tu vienkārši nepamani ierakstus, un tu saproti, nē, tas nestrādā. Un pēc kāda brīža, ko tu dari, tu sāc, piemēram, veidot A4 formāta lapas, kur tu raksti visus darāmos darbus un vienkārši izdarītos izsvītro. Pēc kāda laika tu atklāji, ka tās lapas ir pazudušas, un turklāt tu pārraksti, un tā lapa atkal pazūd, un pēc tam tu ieraugi, ka viņa atrodas kaut kur acu priekšā. Lūk, un lielākajā daļā gadījumu tie ir triki, ar ko mums izspēlē mūsu psihe. Kāpēc viņi to dara? To dara, lai mūs pasargātu no izdegšanas. Un tāpēc nav nevienas tādas universālas laika plānošanas formulas, un pēc kāda laika pat visefektīvākā metode, ko jūs esat ieviesuši, kļūs neefektīva, kamēr smadzenes adaptēsies. Ja? Un tā kā viņas adaptējas, tad mums ir jāsāk meklēt jauna metode. Lūk tā, un tāpēc
šī cīņa, kas notiek, tā notiek ne tikai ar laiku, šī ir tā cīņa, kas notiek arī mūsos iekšā un tā. Un tad te būs daudz tādi interesanti jautājumi, un varbūt, kad es ceru, ka jā, es nezinu, kā jūs uz viņiem atbildēsiet, bet re, kur tā ir cilvēki, kuri strādā, kas nogurst, bet tik un tā viņiem nepietiek laiks. Un ir cilvēki, kuriem liekas, ka laiks skrien ļoti, ļoti, ļoti ātri, un kā apturēt laiku, kā padarīt viņu lēnāku, arī par to mēs parunāsim vēlāk, jā. Un ir cilvēki, kas sapņo, ja man būtu brīvs laiks, tad es darītu to, tad es darītu to, tad es darītu šo. Un, ja jums ir šādi sapņi, ko es ierosinu jums tai pašai dienas grāmatai plānotājiem, lūdzu, 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 sarakstiet aizmugurē uzreiz idejas, ko jūs darītu, ja jums būtu brīvs laiks. Un, kā jau Inga arī minēja, es ikdienā strādāju tieši ar vardarbību darba vidē. Un tad es esmu redzējusi cilvēkus, kuriem ir saraksti, ko es darīšu, tad, kad mani atlaidīs no darba. Un tad es arī viņiem tā kā saku, tas ir labi, ka jums ir saraksti, jo parasti tā, kad cilvēkus atlaiž no darba, vai tā, kad cilvēkam iedod pēkšņi brīvu laiku, viņam ir tāda lēmuma pieņemšanas paralīze, ko lai dara un ko es gribēju darīt, un es nezinu, ko tagad darīt. Un cilvēks vienkārši tās brīvās stundas nosēž pie televizora, un pēc tam viņam ir žēl. Tas viss, jā, un varbūt, ka iespējams, ka tev šķiet, ka tev nepietiek laika visiem taviem sapņiem. Un ar sapņiem un ar laika plānošanu tās pamatlikums ir tāds, ka, ja tev ir sajūta, ka tātad visi tavi plāni brūk un visas tavas ieceres izjūg pēc pat dažām mazām, ļoti niansētām pārmaiņām, kāds pasaka, izdari vēl to, un izdari vēl to, un tad tev ir sajūta, ka viss tavs dzīves plāns ir sabrucis un visi tavi dienas darbi ir sabrukuši, tad jums ir vērts veikt auditu un paskatīties, cik daudz no jūsu laika paņem citu cilvēku vajadzības un citu cilvēku plāni. Jo tieši spēja mainīt šie fleksibilitāte, tas, kā jūs spējat pielāgot savu rīcību izmaiņu gadījumā, parāda to, cik daudz laika resursi jums ir. Un ja jūs jūtat, ka jums kāp trauksme pēc mazāko izmaiņu veikšanas, tad tas nozīmē, ka jā, kad jums ir vērts paskatīties, kas notiek ar jūsu laiku un kas jūsu laiku iztērē, un nevis kas jūsu dzīvē notiek, bet kas ir tie blakus cilvēki, kas jūsu laiku izdedzina. Un tātad cilvēki, kuri veiksmīgi spēj plānot laiku, viņi, protams, ir veselīgāki un produktīvāki, viņiem ir mazāks stress, un par stresu mēs pavisam drusciņi arī parunāsim. Kāpēc? Jo viņi velta arī vairāk laiku savai veselībai un mērķiem. Un viņi spēja uzturēt tuvākas attiecības ar draugiem un veic gudrākas izvēles. Un tā interesantā lieta ir tāda, ka cilvēki, kas ir veiksmīgi laika plānotāji, nav tie paši cilvēki, kuriem ir daudz brīva laika, jo ir arī pētījumi, kur arī pierādīts gan attiecībā uz jauniešiem, gan attiecībā arī uz pieaugušajiem, ka ja jums ir pārāk daudz brīva laika, tad jūs būsiet noguruši, aizkaitināti, nervozi, jā. Un līdz ar to tā kā mēs esam iekārtoti tā, ka mēs to savu laiku spējam aizpildīt. Un, jā, un, protams, ka šie cilvēki arī izturas daudz labāk pret sevi. Lūk, un lai saprastu laiku, tad es vēlos piedāvāt tādas interesantas teorijas un pat nevis kaut kādus tādus. Es ceru, ka jūs negaidījāt, kad es tagad došu dažādus formātus darba lapām, sarakstiem, bet arī to mēs varam, ja jums būs vajadzības. Lūk, un Tātad, kas mums varētu palīdzēt? Pirmais mums varētu palīdzēt kontakta cikla izprašana. Kas ir kontakta cikls? Es laikam, ņemot vērā to, ka jūs esat pedagogi, es varētu kontakta ciklu izstāstīt arī balstoties uz, piemēram, kaut kādu kursu darba rakstīšanu. Jā, tūlītās es sākšu zīmēt, uzzīmēsim taisnu līniju. Kas ir kontakta cikls?
Tātad kontakta cikls sastāv no pirmskontakta, kontakta sākuma, kontakta noslēguma un pēckontakta. Un atsaucoties uz kursa darbiem, tātad jūs esat pamanījuši, ka ir cilvēki, kuri kursa darbus raksta ļoti lēnām, kas sāk ļoti ātri viņus darīt. Piemēram, iedomājieties, kad es mācos Mākslas akadēmijā, es sāku mācīties pagājušajā gadā, man tagad ir palicis tikai maģistra darbs. Un es maģistra darbu sāku rakstīt vispār pirms sākās pirmā lekcija, jo tur, lai iestātos Mākslas akadēmijā no funkcionālā dizaina katedrā, tev ir jāraksta tā kā maģistra darba pieteikums, un es jau ļoti skaidri zināju, ko es rakstīšu, starp citu es varu jums arī pastāstīt, ka es gatavoju savu maģistra darbu tieši par bērnu un jauniešu agresiju pret pedagogu un instrumentiem, kas šo agresivitāti var mazināt, un es esmu ļoti daudz pētījusi šo tēmu, un es arī esmu savu, faktiski pedagoga kvalifikācijas darbs man bija tieši par vardarbību pedagogu vidū un korelāciju ar darba stāžu, bet jā, maģistra darbu es plānoju orientēt tieši uz jauniešu skolēnu vardarbību pret pedagogu. Lūk, un tātad, ko tas nozīmē? Es esmu cilvēks, kuram ir ļoti garš pirmskontakta cikls. Un kā vēl šos cilvēkus var pazīt? Varbūt, ka jūs viņus arī atpazīstat arī stundās. Jūs esat pamanījuši, ka ir tādi cilvēki, kas prasa visu laiku, ko mēs šodien darīsim, ko mēs mācīsimies, kas šodien būs uzdots, kas būs ieskaitē, nu, kāds būs noslēguma pārbaudes darbs. Tātad šie ir cilvēki, kuri viņi visu laiku dzīvo nākotnē, un parasti viņi ir diezgan nervozi, ja notiek kaut kādas pārmaiņas. Nu, es varētu teikt, ka es diezgan esmu arī spontāns cilvēks, bet tas nav stāsts par mani. Nu, bet lielākoties šie cilvēki ir ārkārtīgi nefleksibli kaut kādu pārmaiņu gadījumā. Un pat tādā gadījumā, ja šīs pārmaiņas pat ir orientētas uz viņiem, piemēram, ja citi priecājas, atcelta ieskaite, tad jaunietis, kurš dzīvo pirmskontaktā, viņš būs satriekts par to, ka ir atlikta ieskaite, jo tāpēc, ka viņam pirmskontakts nav tikai ieskaitē, viņam pirmskontakts ir ļoti daudziem procesiem viņa dzīvē, un tas nozīmē, ka tajā brīdī, tad, kad kaut kāds kontakts atliekas, viņi ir pilnīgi izsisti no sliedēm. Un tā tad ir cilvēki, kuriem ir ārkārtīgi garš pirmskontakts, un es zinu cilvēkus, kuriem tagad ir pagājušajā gadā atcēlās tieši Covida dēļ no komandēm, bet atcēlās ceļojumi, un viņi ceļos tikai augustā, un neskatoties uz to, ka mēs neviens nezinām, kā pasauli izskatīsies augustā, viņi tik un tā jau ir pilnīgi iekšā tajā visā plānošanas procesā. Un jau pērk tur pidžamas un pērk ceļojuma brošūras un tam līdzīgi. Lūk, tātad tas ir cilvēki, kuriem ir ārkārtīgi garš tas pirmskontakts, bet nākamais, kas vēl jums ir jārēķinās, ir cilvēki, kuri pirmskontaktu novilcina. Viņi novilcina to tik ļoti, un to sauc par atlikšanu, jeb to sauc par prokrastināciju, kas nozīmē, ka viņi atliek, un tāpēc tam viņi savu maģistra darbu uzraksta pēdējo, piemēram, nedēļu laikā, 2 nedēļu laikā, un tad viņi raksta, un kas notiek, viņi raksta, un viņiem nāk tādas absolūti gudras lietas ārā, un viņi ir dusmīgi uz sevi. Kāpēc es atkal visu esmu atlicis uz pēdējo brīdi? Nākamajā reizē gan kā tikai es saņemšos, un kā tikai es vispārībā visu strādāšu, un kā tikai es visu tur savākšu. Jā, un tad, kas notiek, tad tu esi tajās naktīs neizgulējies, uzrakstījis savas lietas, un tad tu ierodies pie, tajā pirmdienā, tagad iedomājieties jaunais gads, jūs varētu visu sākt no jauna, un tu ierodies pie sava datora, un tu sēdi, un tu skaties, un tu neko nevari padarīt. Un tad tavs stress pamazām kāpj,
Un tad, kad tev ir sakrājušies ļoti daudz darbi un kolēģi paliek jau dusmīgi uz tevi, tad pēkšņi tev atkal parādās ļoti daudz enerģijas, un tu esi gatavs strādāt, un atkal tev viss ir ļoti labi. Lūk, un nepārmetiet sev, kas ir būtiski, ka tātad ir cilvēki, kuri spēj kļūt efektīvi tikai lielas slodzes apstākļos. Ir cilvēki, kuri spēj būt kontaktā un spēj labi strādāt tikai tad, kad viņiem visa kā ir daudz. Un par to es arī stāstīšu drusciņu vairāk nākamajā webinārā nākamnedēļ tieši par nemotivētajiem bērniem un jauniešiem, jo tāpēc, ka tas ir viens tāds mīts, ko ļoti bieži izmanto šogad vispār šajā laikā, ka tātad, jaunietis nedara, jaunietis neko nestrādā, jaunietis novilcina šo ciklu, viņš nespēja ieiet kontaktā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņam ir par daudz darba un par daudz pienākumu, un ko mēs darām, mēs tos pienākumus ņemam nost, un jo mēs vairāk viņus noņemam, jo šie jaunieši paliek neefektīvāk. Un ir gadījumi, protams, mums viņi jāspēj pamanīt, kad, lai mēs veicinātu gan savu efektivitāti, gan savu jauniešu, ar kuriem mēs strādājam, efektivitāti, mums vajag nevis samazināt slodzi, bet mums vajag palielināt slodzi. Jā, tas ne visos gadījumos strādā, bet ļoti bieži tas strādā. Tātad tas ir par šo pirmskontaktu, ka ir jaunieši pieaugušie, kuri novilcina pirmskontaktu tikai tāpēc, ka viņiem ir vajadzīgs stress un viņiem ir vajadzīga enerģija, lai viņi no šī pirmskontakta spētu ieiet kontaktā. Lūk, labi, ejam tālāk. Tālāk nākamais ir cilvēki, kuriem nepatīk pirmskontakts. Ir cilvēki, kuriem vispār nepatīk gatavoties. Un kas notiek, šie cilvēki, viņi metas visā iekšā uzreiz. Jūs varbūt esat pamanījuši, ka ir arī jaunieši skolā, kuriem, tā kā jūs sakat, tātad, kurš vēlas, un jūs vēl neesat neko pateikuši, ka ir kaut kāda roka es, vai kurš zina atbildi, un uzreiz es zinu. Un tad tu viņu sauc pie tāfeles, un viņš ir apstulbis, jo tāpēc, ka viņš nav veltījis šo pirmskontaktu, lai padomātu. Viņi uzreiz metas iekšā kontaktā. Un šie cilvēki, viņi lielākoties ir impulsīvi. Bieži vien šie cilvēki, viņiem ir grūti gatavoties, un par to es drusciņi pastāstīšu vēl vienā laika teorijā. Kāpēc tas arī tā notiek. Un līdz ar to viņi uzreiz ir kontaktā, viņi ir apjukuši, viņi nav sagatavojušies, un tad tā. Tālāk, nākamais ir cilvēki, kuri ir kontaktā, un viņiem ir ļoti grūti no kontakta cikla iziet ārā. Kas ir šie pa cilvēkiem? Tas ir viens no tiem jautājumiem, par ko mēs arī pieskarsimies, par ko mēs arī runājām jau. Tātad tie ir cilvēki, kuri ir perfekcionisti. Un tātad, kas notiek? Tātad perfekcionisti vienalga vai viņiem iespējams, viņiem var būt ļoti labi sabalansēts pirmskontakts, viņi labi sagatavojas, ieiet kontaktā, sāk strādāt, bet viņi nespēja no kontakta iziet ārā. Kāpēc? Jo tāpēc, ka viņiem liekas, ka viņu darbs nav pabeigts, ka viņš nav perfekts, viņš nav izdarīts pietiekami labi. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī darba vidē, ka ir daudzi talantīgi jaunieši, kuri uzsāk darbu. Viņi ir izdarījuši darbu, bet viņiem liekas, viņš vēl nav labs, un viņam vēl kaut kas jāpadara, vēl kaut kas jāpadara, vēl kaut kas jāpadara. Un viņi šo darba nodošanu novilcina. Un kas vēl bieži vien notiek, piemēram, es izstāstīšu tādu vēl vienu tipisku gadījumu, ko mēs redzam darba vidē attiecībā ar tātad kontakta cikla noslēgumu. Ir tātad no darba aizgāja viens jaunietis, faktiski viņš tika atlaists. Kāds jaunietis viņam, jaunietis, 28 gadi. Un viņš vienkārši neko nedarīja. Un viņš ne tikai nedarīja, bet viņš arī staigāja apkārt un visiem stāstīja par to, kādai jābūt ir tai perfektajai pasaulē, cik visi vispār slikti strādā un tam līdzīgi. Bet tajā pašā laikā viņš pats īsti neko nedarīja, un viņam tika deleģēti noteikti uzdevumi, un viņš arī tos uzdevumus nepildīja.
Un kas notika, ka tad, tad ņemot vērā to, ka viņš izgāza vienu projektu, jo lai projekts netika nodokts laikā, tur nebija materiāli izņemt ārā no tipogrāfijas, tad vienkārši viņu atlaida. Un tad, kad jau pārējie kolēģi jau kārtoja viņa mantas no to, ko viņš bija atstājis, tad viņi ieraudzīja, ka izrādījās, ka tie materiāli patiesībā bija nodrukāti, ko viņš teica, ka viņi nav nodrukāti. Bet vienkārši ņemot vērā to, ka šis jaunietis bija perfekcionists, viņam tik un tā likās, ka tie materiāli nav pietiekami labi, lai vispār viņus kādam rādītu. Un tātad, kas šajā gadījumā notiek? Notiek tas, kāpēc ir kontakta cikla noslēgums un kontakta cikls ārkārtīgi daudziem grūts, jo tāpēc, ka pirms kontaktā un arī kontakta sākumā mēs gudri runājam, bet kontakts ir par to, ka mēs tiekam konfrontēti, ko tu patiesībā zini, ko tu nezini, ko tu proti un ko tu neproti. Un daudziem cilvēkiem šī te konfrontācija ir pārāk smaga, un viņi novilcina darba nodošanu, viņi mēģina viņu izslīpēt vēl un vēl perfektāk, vienkārši jo tāpēc, ka viņiem šķiet, ka viņi nav gana labi. Un tad, jā, tad lielākoties šiem cilvēkiem vajadzētu lielu uzrakstu pie sienas labāk padarīts nekā perfekti. Tas arī parasti palīdz. Lūk, un tālāk, tad ir cilvēki, kuriem ir ļoti tā kā pirmskontakts, viņiem ir ļoti kontakta cikls, bet toties ārkārtīgi liela šī te dzīve pēckontaktā. Un tātad, kas ir šī uzvedība, ko mēs parasti pamanām attiecībā uz šiem cilvēkiem, kā viņi dzīvo pagātnē, un viņi atsaucas uz pagātni, un bieži vien viņi stāsta, un tad notika tas, un manā laikā bija tas, un viņiem prasa, kad bija tavs laiks, pirms 15 gadiem. Ja, bet viņš spēja stāstīt par notikumiem tā, it kā viņi būtu notikuši vakardien. Lūk tā, un kas ir bīstami cilvēkiem, kuriem ir ļoti garš pēckontakts, ir tas, ka šie cilvēki, viņi paliek pēckontaktā. Kāpēc? Jo pēckontaktā viss ir droši, pēckontaktā viss ir noticis. Tu vari atgriezties pie notikumiem atkal un atkal, un viņi nemainās, un viņi ir tieši tādi paši, kādi viņi bija, un tu vari viņus pārskatīt vēlreiz un vēlreiz. Un tad šie cilvēki arī iestrēgs tajā pagātnē. Un tad attiecīgi veselīgi ir tad, ja pēckontaktu mēs izmantojam, lai saprastu, kas nebija pareizi, ko vajadzēja darīt savādāk, kā tu rīkosies savādāk, un pēc tam no tā pēckontakta tu aizej atpakaļ kontakta sākumā. Tu izmantojot šīs jaunās atziņas, jaunās zināšanas, tu sāc jaunu šo te kontakta ciklu jaunā līmenī. Bet, piemēram, ja mēs novilcinām vienu no šiem posmiem, ja mēs viņus nesabalansējam, kas notiek tad, piemēram, cilvēks, kurš nodzīvo ļoti lielā pēckontaktā, šie cilvēki, kuri svin pagātnes uzvaras atkal un atkal un atkal, tad mums paliek ļoti maz laika kontakta sākumam un pašam kontaktam, un tad mēs aizējam pie tā, ka, cik tas bija traumatiski, un mēs pārdzīvojam par to, cik tas bija traumatiski, un mums ir grūti iesākt jaunu darbu. Lūk, tas ir par kontakta ciklu, un tad, protams, tur ir daudz dažādas nianses, kas ir kontakta sākums, kā mēs ieejam kontaktā, kas ir kontakta noslēgums, bet ja ir kādi jautājumi, droši jautājiet, bet tad es tagad došos uz priekšu. Lūk, un es domāju, ka jūs arī caur šo varētu saprast arī tos jauniešus, kas nodod darbus pēdējā brīdī, vai jauniešus, kuri izpilda darbus, bet viņi nenodod un tam līdzīgi. Lūk, un tad es izstāstīšu nākamo teoriju, kas arī varētu jums palīdzēt, un kas arī ir tāds labs skaidrojums tieši patreiz arī no pandēmijas ietvaros, un kāpēc nestrādā daudzas motivēšanas sistēmas. Un tātad ir šī teorija, ka laiks ir sadalīts sešos lielos posmos. Tātad
Tūlīt es apskatīšos, kā viņa saucas. Tātad tā ir Zimbardo Filipa teorija. Tātad mums ir tādi 6 lieli bloki, kā mēs varētu sadalīt laiku. Un nākamais mēs katrs dzīvojam kādā no šiem laika blokiem. Un mēs arī, protams, to neapzināmies, bet to ir vērts saprast, kādā no laika blokiem mēs dzīvojam un kurš ir dominējošais. Un nākamais, šie laika bloki kombinējas, kas nozīmē, ka iespējams, ka jūs esat pozitīvas pagātnes, bet negatīvas tagadnes un negatīvas nākotnes cilvēks, vai iespējams jūs esat cilvēks, kam ir negatīva pagātne, bet pozitīvi uztverat tagadni un atkal negatīvi uztverat nākotni. Pavisam īsi pastāstīšu par katru no viņiem un pastāstīšu, kā tas arī ietekmē gan jūsu uzvedību un kā tas ietekmē iespējams arī visticamāk un noteikti arī jūsu jauniešu uzvedību. Tātad, kā es arī minēju, ir cilvēki, kuri dzīvo pozitīvā pagātnē un, piemēram, negatīvā tagadnē un negatīvā nākotnē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem viss ir slikti. Kā zāle bija zaļāka, putni dziedāja skaļāk un cukurs bija saldāks pagātnē. Tagad viss ir pilnīgi briesmīgi un nākotnē arī viss būs briesmīgi. Kā tas atsaucas uz darba dinamiku? Ļoti tiešā mērā. Jo tāpēc, ka ir cilvēki, piemēram, es nezinu jūsu tieši darba dinamiku, bet, piemēram, ir kolektīvi, kur ir kāds cilvēks un viņš ir uzsācis darbu, un tātad ir cilvēks, kurš saka, cik tu vispār briesmīgi to darīji, un zini, kā mums iepriekš tajā pozīcijā bija tāds cilvēks, un viņš darīja to, un viņš darīja šito, un to esi pilnīgi jebkāds nejēga. Un šie cilvēki ļoti bieži atsaucas, kā citi varēja un kā tu nevari. Un kas interesantākais notiek, ka tad, kad šis cilvēks ir izēdis to cilvēku ārā no pozīcijas, jo, lūk, kāds citur pagātnē bija labāks, un tagad mēs meklēsim citu cilvēku vietā, un viņi atrod, tad šie cilvēki, kas dzīvo pozitīvā pagātnē, viņi šo jauno cilvēku sāk zāģēt, ka, kā tu neko neproti, bet, zini, pirms tevis bija tāds cilvēks un kā viņš visu izdarīja labi. Un es ceru, ka jums tā nav noticis dzīvē, ka, piemēram, šie pozitīvie pagātnes cilvēki, viņi pat satiekot jūs uz ielas, ja viņi ir izēduši jūs ārā, viņi saka, cik kā mums tevis pietrūkst, cik tu labi izdarīji to, cik tu labi izdarīji to, un cik visi pārējie ir nejēgas. Lūk, un es ceru, ka jūs sapratāt, kāpēc ir svarīgi saprast šos pozitīvos pagātnes cilvēkus, jo tāpēc, ka tā viņš dzīvo, un lai kā jūs censtos viņiem izdabāt tagadnē, tas nestrādās, jo viņa laime ir pagātnē, viņa dzīve, visa viņa esence ir pagātnē. Lūk, un tad vienkārši tas ir jāpieņem, ka tā tas ir. Un, protams, ka, ja jums ir jautājumi, ko ar to darīt, tad arī sakiet man, un tad mēs arī varam parunāt. Lūk, un tālāk ir cilvēki, kuriem ir negatīva pagātne, un neskatoties uz to, kāda ir nākotne, kāda ir tagadne, cilvēkus, kuriem ir negatīva pagātne, raksturo tas, ka viņi tā kā dodas parasti dzīvē prom no kaut kā. Ko tas nozīmē, ka tā kā tu viņam prasi, hei, klausies, kādu tu gribi no šo gadu? Un viņš saka, tikai, lai viņš nebūtu kāds pagājušais gads. Tu saki, klausies, kādas tu gribētu, tur nezinu, tur, piemēram, stundas. Tikai galvenais, lai viņš nebūtu tāds. Tātad šie ir cilvēki, kuri bieži vien dodas nevis uz kaut kurieni, bet viņi dodas prom no kaut kurienes, viņi bēg. Tātad labi, paldies, jā, tā kā Rinete, paldies par pirmo jautājumu. Tātad būtu jauki, ja būtu padoms, kā ar pozitīvās pagātnes cilvēkiem vislabāk sadarboties. Vislabāk ar viņiem sadarboties ir pieņemot, ka viņi tādi ir. Ko tas nozīmē, ka mēs viņa uzbraucienus par to, ka, tur kā tu to, cik pirms tevis tie gan strādāja pareizi, ka mēs neņemam to personiski,
Jo tāpēc, ka, tu šajā brīdī vienkārši izpildi vienu funkciju. Tu esi negatīva tagadne. Jā, un tas ir ļoti grūti, tas var būt aizvainojoši, tas var būt sāpīgi, bet tātad tu pildi šo cilvēku dzīvē kaut kādu lomu. Un, un, un tas vispārībā, ja tu tā spēj to pieņemt, tad tu arī sāc disasociēties. Tas nozīmē, ka tu to neņem personiski, ka tu neiesaisties emocionālā miedarbībā, jo, ja mēs jau runājam par tādu, jau par vardarbību, kas arī mēdz būt, ka, piemēram, jūs varbūt esat pamanījuši, ka tātad šie cilvēki, viņi var teikt, ka klausies, tu nedusmojies. Es saku, nē, es neesmu dusmīgs. Bet es tev saku, nedusmojies, nu nedusmojies, taču nav par ko dusmoties. Un tu beigās paliec dusmīgs un saku, nu tu liec mani mierā, es taču neesmu dusmīgs. Un viņi tā, es tak teicu, ka tu esi dusmīgs, nu tak nedusmojies, ja? Un tu redzi, ka viņš ir dabūjis no tevis to reakciju, ko tu gaidīji, un viņš ir pilnīgākā kaifā no tā. Lūk, līdz ar to šajā brīdī būtu ļoti labi, ka tā kā jūs tā vietā nevis, lai jūs reaģētu, bet jūs pasakat, es saprotu, ka tātad tev, ka tu tā kā, ka tavs viedoklis, ka tavs viedoklis ir tāds, ka, piemēram, pagātnē viss bija labāks, jā, un, es saprotu, ka tu domā, ka tas cilvēks izdarīja labāk, un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Un tad, kad šajā brīdī, kad tu viņu respektē, viņa realitāti, tad viņi teorētiski atslābinās, un viņi sāk redzēt tevi nevis kā kaut kādu lomu, kuru tu pildi kā negatīvu tagadni, bet viņi ierauga tevi kā, kā normālu cilvēku. Jā, ir cilvēki, kas ģimenē ir pozitīvā pagātnē, nav vardarbīgi, bet ir kaitinoši ar savu nostāju. Jā, tā tas ir. Jā, tas ir labi, ka viņi nav vardarbīgi. Bet jā, viņi var arī, protams, ka viņi var arī nebūt vardarbīgi. Lūk, tā kā līdz ar to pieņemam viņu realitāti, pieņemam to, ka cilvēki dzīvo tajā laika kvadrantā, kurā viņi dzīvo, un tad runājam ar to, atspoguļojam viņu realitāti, un tad sākam ar to realitāti miedarboties. Lūk, un tātad, kas ir, tad atgriežamies atkal pie negatīvās pagātnes. Ar negatīvo pagātni tas sarežģītākais ir tas, ka šie cilvēki, viņi mūk parasti no kaut kurienes. Un ko tas nozīmē, ja viņi nav formulējuši tagadni un viņi nav formulējuši pozitīvu nākotni, tad viņi nezina, uz kurieni viņi dodas. Un viņi ir dezorientēti un, piemēram, mācībās, ja mēs runājam par jauniešu darba tādu vadīšanu, ka ja jaunietis ar negatīvu pagātni nav noformulējis, uz kurieni viņš dodas, viņš būs totāli un absolūti demotivēts mācību procesā. Un par to mēs arī parunāsim drusciņu vēlāk. Lūk, parunāsim tagad par tādu fenomenu, kas ir pozitīvā tagadnē, ko ļoti daudzi uztver kā tādu, šeit un tagad parādību, ka mums uz to ir jābūt un ka mums ir jādzīvo šeit un tagad jāizbauda moments, tur dzīvo katru dienu, it kā tu dzīvotu pēdējo reizi un vispārībā, ja man kāds pajautātu, Līga, kā tu dzīvotu šodienu, ja tā būtu pēdējā diena tavā dzīvē, tad visticamāk es atbrīvotos no ļoti daudzām lietām, kas patiesībā man nākotnē ir vajadzīgas, bet jā, citi uzskatīt tās par bezjēdzīgām. Lūk, tātad, ko es arī vēlos ar to pateikt, ka cilvēki, kas dzīvo pozitīvā tagadnē, var būt daudz neviennozīmīgāki nekā tas izskatās pirmajā acu mirklī, un tie noteikti nav cilvēki, kuriem vajadzētu ļoti sekot. Tātad, pozitīvās tagadnes cilvēki ir cilvēki, kuri dzīvo šeit un tagad. Tie ir cilvēki, kuri dzīvo, kā saka, you live only once. Tas nozīmē, ka tas ir jauniešu tāda pieeja, ka tātad izbaudi šodienu, kā saka, live fast, die young, kas ir dzīvo ātri, mirsti jauns un skaists. Un tātad cilvēkiem ar pozitīvo tagadni ir lielāka atkarība no datorspēlēm. Kāpēc? Jo tāpēc, ka ja viņi nav orientēti ne uz pozitīvu, ne uz negatīvu nākotni,
Tad viss viņiem notiek šajā brīdī. Tas nozīmē, ka ieskaites, nu, lai viņas kaut kur tur paliek vispārībā, tad tagad es paspēlēšu spēli. Un tagad, piemēram, cilvēki ar pozitīvu tagadni, viņi neuztver, piemēram, personiskās higienas lietas nopietni, viņi mazāk mazgā zobus, viņi mazāk iet dušā, mazāk rūpējas par savu veselību, arī mazāk sporto, jo tāpēc, ka tagad man ir labi, nu, tāds, kāds es esmu tagad, kāpēc man tur vispār piepūlēties kaut kādai mistiskai rītdienai. Un ļoti interesanta lieta ar cilvēkiem, kas dzīvo pozitīvā tagadnē, ir tāds fenomens, ko jūs noteikti esat pamanījuši, ka tā tad tuvojas ieskaite vai tuvojas kāds eksāmens, un visi cilvēki tur mācās, viņi ir saspringuši, un ir kaut kāds pilnīgi relaksēts jaunietis, kurš tur runā ar citiem, čato, telefonos, nu tā, viņš tāds pilnīgi nesasprindzis. Un tad, kas notiek, jūs izdalat ieskaišu lapu, un viņš izlasa jautājumus un prasa, skolotāji, kad varēs pārrakstīt? Un tad viņi sāk uztraukties ļoti. Un tad, kas ir noticis? Tātad šis cilvēks ir dzīvojis pozitīvā tagadnē, un šiem cilvēkiem vienmēr liekas, ka nākotnē kaut kur ļoti tālu. Un tad nākotne pēkšņi viņam uzbrūk un iepļaukā viņu. Un viņš tā kā ir šokā, un tad viņš ir satriekts, un tad jūs pasakat, nu, kad būs tā pārrakstīšana, vai kad viņa būs, vai kad viņa nebūs, un tad viņš tā kā pārraksta, un parasti viņi pārraksta labi, jo viņi saņemas, un tad viņi atkal aizpeld savā pozitīvajā tagadnē. Lūk. Tātad tas ir ar pozitīvo tagadni. Nākamais ir cilvēki, kuriem tagad viss ir slikti. Tas ir tie cilvēki, kuriem ir viss ir slikti LV. Un tātad viss tagad ir slikti, un tad jāskatās, vai viņiem pagātnē bija labi, iespējams, ka arī negatīva, viņiem no pagātne ir negatīva, tu nezini, kas ir ar viņu nākotni, un tam līdzīgi šie cilvēki, kuriem ir liela noslēdze uz depresiju. Tie ir cilvēki, kuriem ir milzīga trauksme, arī sociāla trauksme, kas nozīmē, ka viņiem ir ne tikai iekšējā trauksme, bet viņiem ir arī grūti sarunāties ar pārējiem, un viņi vienkārši iestrēgst tagadnē, vai taisni otrādāk viņi mēģina bēgt no tagadnes uz pagātni vai uz nākotni. Šie ir cilvēki, kuri mēģina arī sev nepievērst uzmanību, viņi parasti runā ļoti ātri, viņi cenšas nerunāt vispār, ja viņi var nerunāt, nepievērst sev uzmanību. Un ja ir nepieciešams, es arī varu pastāstīt vairāk, un tad jau tā mēs atveram nākamo tēmu, kas ir trauksme un sociālā trauksme. Lūk, un tālāk tad ir nākotnes, un sāksim ar negatīvu nākotni. Tātad par to es arī minēju, par negatīvu nākotni. To ir būtiski identificēt, ja mēs runājam par jauniešiem, kuri slikti mācās. Un tātad, un jauniešiem, kuriem ir negatīva nākotne, viņiem ir pilnīgi bezjēdzīgi stāstīt, kad klausies, mācies tāpēc un tāpēc, un tā kā tu izmācīsies, tu būsi gudrs, ja tu mācīsies slikti, tu nedabūsi nekādu darbu vai dabūsi sliktu darbu un tam līdzīgi. Tātad šie ir jaunieši, ja jaunietim ir negatīva nākotne, jūs viņu nevarat nomotivēt, mācīties nākotnes vārdā. Tur tā kā izpildi grūtu uzdevumu, tev būs labs eksāmens un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Un līdz ar to šie jaunieši ar negatīvu nākotni, viņiem parasti ir ļoti sliktas sekmes un draudi par to, ka tev būs vasaras darbi, draudi par to, ka tev būs tur jāmācās ilgāk vai kaut kas vēl un vēl, viņiem nepalīdzēs, jo tāpēc, ka nākotni viņi neredz vai viņi redz viņu negatīvā gaismā. Un tātad šajā gadījumā, ja jūs redzat jaunieti ar negatīvu nākotni, kurš ir jānomotivē mācīties, viņiem daudz labāk palīdzēs, ja jūs motivēsiet kaut ko ar pozitīvu tagadni. Un pozitīva tagadne, tas nozīmē, ir, ka tā, ka ja tu izpildīsi tātad šo mājas darbu tagad uzreiz, tad, piemēram, tu varēsi aiziet stundu ātrāk prom.
Jūs esat pamanījuši, ka šos te tālāk nākamais, lai cik tas arī paradoksāli neizklausītos attiecībā uz nākotni, no negatīva nākotne, ja jaunietis dzīvo ļoti negatīvā nākotnē, viņiem labi strādā motivācijas sistēmas, piemēram, automātiskās ieskaites. Kas ir automātiskās ieskaites? Tas nozīmē, ka ja tu visus uzdevumus izpildi uz minimālo tādu un tādu, tad, piemēram, tev nebūs jāraksta eksāmens galā. Ja, jo tāpēc, ka viņš jau zina, ka eksāmenu viņš nenoliks tik un tā, un kāpēc vispārībā man mācīties. Un lūk, līdz ar to, ka ja mēs viņam varam piedāvāt kaut kādus daudz mazākus bonusiņus, iespringšanu tagadnē, lai atbrīvotos no negatīvas nākotnes, tad mēs varam būt, tā kā izveidot daudz kvalitatīvāku kontaktu ar šiem cilvēkiem. Nākamais, kas ir jāmin, ir, ka cilvēkiem, kas dzīvo negatīvā nākotnē, viņiem nepalīdz smēķēšanas un tādas kampaņas, kas ir tur tā kā šiem cilvēkiem ar negatīvu nākotni, vai ja cilvēki dzīvo vispār tikai tagadnēs, viņiem nepalīdz šīs te visas briesmīgās bildes uz vāciņiem, tur, jā, tur tu nomirsi no tā un tā. Ja, nu savu vat un tam līdzīgi. Lūk, un nākamais tad ir jaunieši, pieaugušie, kuri dzīvo pozitīvā nākotnē. Un tas ir tas, ko jūs arī redzējāt attiecībā uz manu no tādu pirmskontaktu. Šie ir cilvēki parasti, kuriem ir ļoti liels pirmskontakts, un tā ir mana riska zona. Jo kāpēc? Tāpēc, ka tātad cilvēki, kuri dzīvo pozitīvā nākotnē, viņi ir tā kā, viņi mēdz pārmācīties, viņi ļoti daudz mācās, viņi mācoties, viņi spēj upurēt savu veselību, tāpēc, ka, lūk, viņi dzīvo kaut kādai tur saulainajai nākotnē, kad tad būs tas un tas, un viņi ir karjeristi, viņi spēj upurēt arī draudzības, sociālos kontaktus, tikai tāpēc, lai tur mācītos, tikai tāpēc, lai nonāktu kaut kādā tālajā, saulainajā nākotnē. Un viņi pazaudē tagadni. Un tā. Tā kā es domāju, ka es iezīmēju īsumā par katru. Ja jums ir vēl kaut kādi jautājumi, droši jautājiet. Un tātad, kas ir tas ideālais? Pirmais ir tā kā jūs jau zinat, ka mēs nevaram mainīt nevienu cilvēku, izņemot mūs pašus. Līdz ar to ar varu ievilkt iekšā kādā no laika kvadrantiem mums cilvēkus būs ļoti grūti, bet arī tas, ka mēs saprotam, tas, ka mēs sarunājoties ar jaunieti vai sarunājoties ar saviem ģimenes locekļiem vai ar sevi, mēs saprotam, kurā no kvadrantiem mēs dzīvojam, kurā no kvadrantiem mēs jūtamies vislabāko vai vissliktāko vai viskomfortablāk. Jā, ir cilvēki, kuri arī negatīvā nākotnē jūtas ļoti labi. Jo tāpēc, ka, ja nākotne ir negatīva, tad šodien nevajag piepūlēties. Kāpēc vajag kaut ko darīt, ja nākotnē viss tik un tā būs slikti? Ja? Un tā līdz ar to tāda tipiska izvairīšanās uzvedība, tīpaši arī kolektīva. Lūk, un līdz ar to tas, kas, protams, ir no ideālajā pasaulē, ja mēs daudz strādājam ar sevi, tad mēs pieņemam savu pagātni, mēs respektējam pagātni, mēs definējam arī negatīvās lietas tādā pozitīvā vai respektablā gaismā, jo tāpēc, ka tas ir mūs izveidojuši par to, kas mēs esam šodien. Mēs redzam pozitīvu tagadni, un mēs tā kā pieņemam, ka tagadne ir tāda, tā kā viņa ir, protams, ka tā ļoti sarežģīta tagadne, bet toties nebumbo, vismaz nav tā kā man vecmāmiņa stāstīja, diezgan daudz. Mēs noklausījāmies viņas kara laika stāstus, un viņa tāda labs stāstītājs bija. Līdz ar to, jā, man šī te patreiz pašai, šī Covid situācija šķiet tāda diezgan ekskluzīva, pat salīdzinot ar to, ko piedzīvoja mūsu vecvecāki. Jā, un tad mēs virzamies uz pozitīvu nākotni, un tad tas ir tā kā tādi soļi, kad mēs redzam, lai mēs varētu nonākt pozitīvā nākotnē, mums ir jāspēj atrauties no pagātnes, cauri tagadnē nonākt uz nākotni, un tā soli pa soli mēs arī virzamies uz priekšu. Lūk, un tālāk, un tad, kas mums, jā, tad mēs parunāsim par to, par tādiem lielākajiem šķēršļiem, kas traucē sabalansēt laiku. Pirmais ir iztēle. Un tātad, ja jau atkal mēs runājam par šo te negatīvo nākotni vai vienalga, runāsim vienkārši par iztēli kā tādu.
Kā iztēle mums traucē sabalansēt laiku un sabalansēt darbus? Ir cilvēki, kuri problēmu situācijās kļūst paralizēti. Kā tas notiek? Jums ir bijis tā, ka, piemēram, jūs tā kā esat izgājuši, piemēram, ārā pastaigāties, aizmirsuši telefonu, un jūs atgriežaties atpakaļ mājās, un jūs redzat, ka jums tuvs cilvēks, tuvs draugs ir zvanījis, un zvanījis viņš ir kaut kādas, nezinu, 18 reizes 2 stundu laikā. Un tu esi, tā kā tu tagad atzvani, un viņš neceļ klausot 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi. Un tu jau sāc palikt uztraucies, un tu domā, hei, kas ir noticis? Un tad, kad es tādā klātienes webināros prasu, nu, kāda ir jūsu reakcija, tad, ir cilvēki, kas arī saka, ka tad, es jau sāku plānot, es jau sāku bēres plānot tādos gadījumos. Lūk, tā. Un, un tātad, kas notiek šajā brīdī? Notiek tā, ka, un citi saka, tur muļķis, kāpēc tu tā izdarīji? Es tikai izgāju ārā pastaigāties, te varēja būt tas un tas un tas un tas. Bet ziniet, kā tie cilvēki parasti nav muļķi, jo muļķiem ir tā, ka viņi ierauga problēmu. Risinājums ir tāds, ka tev sāp galva, tātad tas ir tāpēc, tu ūdeni par maz dzer, maz par gulējis. Viņiem viss ir skaidrs. Bet faktiski stāsts ir par to, ka ir cilvēki, kuri saskaroties ar šķērsli, viņiem uzreiz galvā sāk ģenerēties ļoti daudz dažādi iespējamie scenāriji, un kas notiek, ja mums ir spēcīga iztēle, te parasti smadzenes izvēlās krāšņāko bildi un reaģē uz to. Un tad mēs esam paralizēti, un tā. Lūk, un tas parasti notiek ar ļoti gudriem cilvēkiem, kuriem strādā ātri smadzenes. Jā, tā kā tas mums traucē, un tas mums ir jāapzinās. Un tālāk, kas šajā gadījumā palīdz, ka mēs saprotam, ka tātad tas ir dramatiskākais scenārijs, bet scenārijs numur 2, numur 3, un kurš ir realistiskākais scenārijs, un ka mēs tad reaģējam nevis uz spilgtāko, bet uz realistiskāko scenāriju. Nākamais, kas ļoti traucē vājas robežas, un tā ir tāda pilnīgi lieliska tēma, ko es arī vadu, arī tieši profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kas strādā tieši ar jauniešiem, kas arī paliek dienesta viesnīcās pēc 9. klases, un es to no sākuma es to darīju ar valsts izglītības, satura centru kopā, un jūs arī zinat, tie, kas ir jūsu metodiķi, jūs zinat, ka viss taisa tādus, gada sākumā kādreiz taisīja tādus seminārus klātienē, un arī tad jūs varbūt atceraties mani, tie, kas ir bijuši, tad katru gadu viņi arī man iedod iespēju kādu tēmu apskatīt. Lūk, un robežu tēma ir viena no tām, jo tāpēc, ka, kā es arī minēju, ka tātad robežas, ja mums sāk brukt visi plāni pie mazākajām izmaiņām, tas nozīmē, ka mūsu laiku iztērē pārāk daudz citu cilvēku vajadzības. Un tad mums jāspēj stādīt robežas, jo robežas ir tas, kas ļauj labajām lietām ienākt iekšā dzīvē un sliktās lietas paturēt ārpus mūsu dzīves. Un, piemēram, viens no tādiem variantiem, kur mēs redzam cilvēkus ar ļoti vājām robežām, ir, jūs esat pamanījuši cilvēki, kas ir ļoti palīdz. Viņi ir tik labi, viņi paprasa, ko tev vajag palīdzēt, un viņi tev palīdz, un vienā brīdī viņi netiek galā paši ar saviem darbiem, un viņi paliek nervozi, viņi paliek dusmīgi, viņi saraudās, viņi kliedz, un viņi saka, man atkal viss jādara vienam pašam, un tad visi tā kā tā izbīstas, iztrūkstas, un neviens viņiem vairs neko nedeleģē, neprasa. Un tad tas cilvēks beidzot savāc savu dzīvi atpakaļ, un tad vienā brīdī jūs atkal dzirdat, viņš prasa, ko tev vajag palīdzēt? Un tu saproti, tas viss atkal sāksies no sākuma. Un tā tad atkal šis nav labs, tas nav labs cilvēks, kurš saka, ko tev vajag palīdzēt, ja viņš pēc tam sakreņķējas, ka tā kā man viss ir jādara pašam un kad es visiem palīdzu, man nepalīdz neviens. Tas ir cilvēks, kuram ir ļoti grūti uzstādīt savas robežas. Un tā tad arī, starp citu, ļoti interesanti, ka
Ja jums trūkst naudas, tad ekonomisti iesaka pārskatīt nevis tēriņus, bet pārskatīt tieši laika plānošanas ieradumus. Nākamais, kas ir būtiski, kas traucē, ir iekrišana pozitīvās domāšanas slazdos. Un šis arī varētu palīdzēt jūsu jauniešiem, jo ir jaunieši, kuri tā kā ir depresīvi, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti uztraukušies, piemēram, pirms ieskaitēm, pirms eksāmeniem, pirms pārbaudes darbiem. Un tad citi saka, tur domā pozitīvi, tur tā kā, un viss būs labi. Bet vai jūs zinat, ka ir pētījumi un tādi nopietni pētījumi, kas arī rāda, ka izrādās, ka šie cilvēki, kam ir šī te pozitīvā domāšana un kam nav stresa pirms ieskaitēm un tam līdzīgi, viņi ir ar daudz vājākiem rezultātiem. Viņi ir lielākoties, viņi ir vai nu viduvēji, vai arī pat ar zemiem rezultātiem. Un ar ko tas ir saistīts? Tas ir saistīts ar to, ka ja, piemēram, pirms eksāmeniem, pirms sacensībām cilvēki tā kā iedomājas sevi, kā es tur tagad esmu jau uzvarējis, es jau saņemu tur to diplomu, un es iedomājos sevi tā kā saņemam tur to uzvarētāja kausu, kas notiek šajā brīdī, smadzenes atslābinās, ķermenis atslābinās, un ņemot vērā to, ka smadzenes nespēja izšķirt gandrīz uzvara un uzvara, tad šajā brīdī organisms pieņem, ka tātad tu jau esi uzvarējis, tu jau esi saņēmis, uz ko tu ej. Un, lai iedotu tādu ekstremālāku piemēru, tad es varu pastāstīt, ka tas ir tas veids, kā arī strādā azartspēles, jo tāpēc, ka azartspēlēs, piemēram, ja tu uzmet tur tajā 7 ķirsītis, un tu redzi tā 7 maliņa blakus, tad smadzenēm ir tā sajūta, ka es gandrīz uzvarēju, gandrīz es dabūju lielo miljonu, man tikai vēl vienu reizi jānorauj tas kloķis, un kā tikai tad būs tas miljons. Bet tā tas, protams, arī dzīvē nenotiek. Lūk, un tad mums gribās vēl un vēl un vēl un vēl, un tūdās tā laime būs, un te būs. Lūk, kas notiek, un tad ir tāda lieta, ko jūs esat pamanījuši, ka šie cilvēki, viņi sadomājas, viņi nesaņem tas, ko viņi vēlas, un pēc tam viņiem visi citi ir vainīgi, tikai ne es. Jūs zinat tādus cilvēkus, ka tur nesanāca, tāpēc, ka bija slikta diena, tur mani traucēja, tur skolotāja nebija paskaidrojusi vielu un tam līdzīgi, un attiecīgi, tad tā viņi sevi nomierina, pēc tam viņi sevi tā kā uzprišina, tagad gan man sanāks, un tad pēc tam atkal viņi iegāžas tajā pašā slazdā. Un attiecīgi, kas palīdz? Tātad, kas palīdz? Palīdz tas saucamais WOOP, kas ir tā kā Wishes Obstacles Opportunities plans. Ko mēs darām? Ja jūs redzat šādu pozitīvu domātāju, kurš dzīvo tā kā pa celmiem, tad viņam ir tāds eiforija, kā tikai es uzvarēšu, pēc tam viņš iegāžas depresijā, jo tāpēc, ka viss ir slikti, man nekas nesanāk, un atkal tad viņš sevi savāc kopā, un atkal sevi saslavē, un atkal nekas nesanāk, tad mums viņš ir jāver cauri visiem 4 iespējām, ka tātad pirmais ir vēlēšanās. Es gribu tur saņemt labu tā atzīmi. Jūs nesakiet viņam malacis, un tā tu saņemsi, tā kā pasakiet, tātad tā ir ļoti laba vēlēšanās. Saki, bet kas tev varētu traucēt šo vēlēšanos izpildīt? Un jūs redzēsiet, ka šiem pozitīvajiem domātājiem, tad, kad jūs viņiem prasīsiet, hei, klausies, bet kas tev traucē, viņi negribēs runāt par to, viņi pateiks, nedomājiet, tu piesauksi nelaimi un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Tā nav taisnība. Tas tikai nepiesauc nelaimi. Tā ir tāda trauksmes un izvairīšanās uzvedība. Taisni otrādāk, tad, kad cilvēks nāk pie jums un viņš tā sāk stāstīt, kādi viņam tur ir hiperpozitīvie plāni, saki, jā, bet klausies, zini kā, bet tu redzi kaut kādus šķēršļus, tu redzi, kas samazinātu iespēju tam notikt. Un ja viņš saka, tur tikai tur beidz, tur tā kā, tad skaidrs, ka nebūs labi. Bet šī te šķēršļi, ko viņi dara, viņi veicina tā saucamo mental contrasting, kas ir tā kā mentālā kontrastēšana, kas nozīmē, ka šajā brīdī, kad tu sāc runāt par šķēršļiem, organismam pēc brīža radīsies vēl viens enerģijas vilnis,
un tā ir cita enerģija. Piemēram, tad, kad tu kaut ko ievēlies, te parasti tev rodas tāda laba sajūta galvā, bet tajā brīdī, kad jūs sāksiet runāt par šķēršļiem, tad jūs esat pamanījuši, ka jums parasti muskuļi tonizējas, un tā enerģija, kas rodas caur šo mentālo kontrastēšanu, tā kā mēs sākam runāt, kādi šķēršļi rodas, varētu stāvēt mums ceļā, tā jau ir cita enerģija, un tā ir ilgstošāka enerģija. Un tā kā mēs esam apzinājuši šķēršļus, un labi būtu viņus sarakstīt, it īpaši sākumā, it īpaši, ja jūs strādājat ar jauniešiem, pēc tam runājam par iespējām, kā mēs varētu viņus pārvarēt, un iespējas būs ļoti daudz, un jūs redzēsiet, ka ārkārtīgi bieži jaunietis pasaka vienu iespēju, iespēja tur ir, piemēram, mācīties, bet tā nav iespēja. Iespēja būtu tā kā lasīt jaunas grāmatas, iespēja būtu tā kā pastudēt, paskatīties kaut kādas izglītojošās filmas 5 minūtes dienā un tam līdzīgi. Mums vajag sarakstīt ļoti realistiskas iespējas, jo ja iespējas būs nerealistiskas, tad vienkārši tu nespēsi veidot plānošanu no tā, un pēc tam tad plāni. Un jūs redzēsiet, ka būs jaunieši, kuriem tas būs grūti iet cauri visiem šiem slastiem, jo tāpēc, ka vienkārši vēlēties ir vienkāršāk nekā izpildīt visus 4 posmus, bet brīnišķīgi palīdz, to es jums garantēju. Nākamais liela grūtība būs jauniešiem un arī pieaugušiem, kuriem ir grūtība ar fleksibilitāti. Par to jau mēs arī runājām, un varbūt, ka es tikai minēšu vienu frāzi attiecībā uz fleksibilitāti, ka arī tagad es strādāju ar vienu toksisku darba kolektīvu, un mēs ar viņiem strādājām ilgi, jo tur bija, tas bija tāds ekstremālākais, viens no ekstremālākajiem gadījumiem, ar ko man nācies saskarties pēdējo gadu laikā, jo darba vidē es strādāju jau 13 gadi būs, no 2008. gada. Un tā tad, un šis bija viens no tādiem ekstremālākajiem gadījumiem, tātad tur ir ļoti, ļoti, ļoti vardarbīgs kolēģis, un šis kolēģis, viņš ir tā kā vidējā līmeņa vadītājs, un tas prasīja milzīgus resursus tā kā atklāt, ka viņš ir vardarbīgs, jo tāpēc, ka viņš bija iebiedējis pilnīgi visus, neviens nevarēja pastrādāt. Un tad, kad tika radīta šī drošā vide un cilvēki sāka stāstīt, kas notiek un kas ir noticis, tas vispār ir kaut kas pilnīgi briesmīgs, ko pieauguši cilvēki var viens otram izdarīt ilgā laika posmā darba vidē. Bet interesantākais bija tas, ka tad, kad bija sarakstīts, viss bija dokumentēts, kas ir noticis un bija savākti pietiekami daudz pierādījumi, tad pēkšņi tas pats kolektīvs, kurš cieta no vardarbības, viņi sāka pretoties tā cilvēka atlaišanai. Un tas bija tāds ļoti interesants solis, un kāpēc tas tā notiek? To sauc par schēma. Tas nozīmē, ka ilgstoši atrodoties kaut kādā noteiktā vidē, mēs jau pieņemam, kā procesi notiek, kā notiek lietas, un tajā brīdī, tad, kad cilvēkiem ir jāsāk mainīties, viņiem jāsāk darīt kaut kas cits un kaut kā savādāk, tad mūsu smadzenes, par ko es runāju, viņām šķiet, ka mēs esam briesmēs, tas ir kaut kāds jauns modelis, un vecais, viņš bija labāks, jo tāpēc, ka, lai gan viņš bija vardarbīgs, viņš bija drošs. Ja, un līdz ar to, ja cilvēkam ir nākotne, viņš nespēja iztēloties nākotni, tad viņam var būt tik milzīgā trauksme, ka viņš ir ar mieru palikt ļoti vardarbīgās attiecībās, nekā pāriet uz jaunām attiecībām. Lūk tā kā tas arī varētu traucēt mums plānot laiku. Nespēja saskatīt cēloņsakarības, tas nozīmē, ka mēs, tātad lielais pamatlikums ir tāds, ka, ja jūs redzat, ka jums vienas un tās pašas lietas izdedzina jūsu laiku, ja jums ir tā sajūta, ka problēmas atkārtojas atkal un atkal un atkal, tad visticamāk problēma ir kaut kādās lietās, kurās mēs nespējam atrast cēloņsakarības. Un atcerieties to, ka cēloņsakarības parasti ir saistītas arī ar kaut kādām mūsu reakcijām uz pasauli, nevis uz citiem cilvēkiem, un kā citi cilvēki, ko viņi dara un ko viņi nedara savādāk. Lūk tā.
Un prokrastinācija. Prokrastinācija jūs jau zinat, es ceru, ka jūs zinat, es nezinu, vai jūs zinat šo vārdu prokrastinācija. Prokrastinācija ir novilcināšana. Un jūs jau esat pamanījuši, ka darbu novilcināšanu un darbu atlikšanu arī veicina ļoti gudri cilvēki, īsteno ļoti gudri cilvēki, un arī es prokrastinēju. Un, lai gan es neuzskatu sevi par ļoti gudru cilvēku, bet prokrastinācijā ir ļoti daudz dažādu iemesli. Parasti prokrastinācija ir saistīta ar trauksmi. Prokrastinācija ir saistīta arī ar nenoteiktu nākotni, tas ir ar tādu negatīvu nākotni, kas nozīmē, ka, ja jums nav skaidrība par nākotni, tad jūs neredzat jēgu, kāpēc kaut kādas konkrētas lietas ir jādara. Un vēl, kas ir, piemēram, kā tas ir saistīts arī ar mani, kāpēc es novilcinu, es šodien izsūtīju jaunumus, tā kā Autisma apvienības jaunumus, un es ļoti ilgi nопроkrastinēju, jo tāpēc, ka šos jaunumus vispār man vajadzēja izsūtīt jau Ziemassvētkos, un es noņēmu nost tur priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, un tad es noņēmu šodien nost laimīgu jauno gadu un vienkārši aizsūtīju tos jaunumus. Un kāpēc tas tā notiek? Lai gan tas liekas, kas tur, ko tur izdarīt, nosūtīt 4000 e-pastu, to izdarīs dators, un tās ir tikai dažas minūšu jautājums. Bet šajā pašā laikā es jau ļoti labi zinu, ka tātad izsūtot 4000 nelaimīgu cilvēku e-pastus, tas kaut kā trigerēs kaut kādas viņa problēmas, un tas nozīmē, ka viņi man rakstīs, viņi zvanīs, viņiem būs kaut kādi jauni pieprasījumi, un es novilcinu šo darbu nevis tāpēc, ka man to darbu ir grūti izdarīt, bet vienkārši es jau paredzu, kādas sekas, kādas problēmas, problēmas nav man, kādus izaicinājumus tas man atvērs nākotnē. Un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs ļoti bieži novilcinām kādu zvanu noteiktam cilvēkam vai kaut kādu e-pasta izsūtīšanu, jo vienkārši mēs zinām, ka tas jau nav tikai e-pasts, tā ir kaut kāda cēloņsakarību ķēde, kuru šajā brīdī mēs iedarbinām. Un tad jūs jautāsiet, kāpēc strādā tajā brīdī, kad tas viss sāk degt, kāpēc mēs sākam darīt ļoti nepatīkamus darbus, jo tāpēc, ka tajā brīdī, tā kā mēs esam ļoti augstā mentālā kairinājumā, tad mums kaut kādu citu cilvēku emocionālās reakcijas kļūst daudz, nevis vienaldzīgākas, bet ņemot vērā to, ka mēs paši esam tādā augstas frekvences vibrācijās, mēs kļūstam imūnāki pret citu cilvēku tādām pasaulēm un frekvencēm, un līdz ar to, jā, mēs varam nodarīt pāri tādējādi citiem, bet mēs arī varam tikt daudz tālāk. Lūk, es ceru, ka man izdevās izstāstīt. Ja ir vajadzīgs man ir par prokrastināciju vesels 3 stundu webinārs, tas ir ārkārtīgi interesants fenomens, un tur, protams, atkal mums ir jāskatās, kā mēs varam pārvarēt un ko mēs tomēr varam darīt ikdienā ar sevi un saviem darbiem un apkārtējiem cilvēkiem, jo, protams, ka dzīvojot visu laiku tādā milzīgā trauksmē un uz tādas robežas, kur ir ļoti daudz darbi, kur mēs samazinām savu imunitāti, mēs vienkārši arī pakļaujam sevi izdegšanas riskam. Lūk, bet tas, ko es arī saku, tad cilvēki saka, ka Līga mums vajag to webināru. Es saku, jā, bet jūs zināt, ka tas ir arī tā ir īpaša prokrastinācijas forma, ka tātad mēs, tā vietā, lai mēs strādātu, mēs klausamies lekciju par to, kā strādāt. Lūk, nākamais, un šis ir saistīts arī ar negatīvu nākotni, ka tātad ir cilvēki, kas novilcina uzdevumus, ir cilvēki, kas novilcina un atliek darbus, tāpēc, ka viņiem vienkārši šie darbi šķiet absolūti pilnīgi mazsvarīgi. Un tad tur ir daudz dažādi piemēri, un, ja ir nepieciešams, un to mēs arī drusciņi parunāsim nākamnedēļ motivācijas webinārā, ja mēs redzam šādus argumentus, ko tad ar šiem argumentiem darīt. Garlaicība, jo daži uzdevumi vienkārši nav patīkami, un te es varbūt atsaukšos, un tomēr gan es pakavēšos pie šī, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka dzīve ir tāda izklaide, ka tātad es arī lasu tā kā skolēnu novērtējumus, kā viņi vērtē savus pedagogus, un mani ļoti uzšuja tie vārdi, ka tur viņš saka, pedagogs pasniedza vielu garlaicīgi, tur stundas ir neinteresantas, stundas ir garlaicīgas. Protams, ir cilvēki, kas patiešām ir garlaicīgi, ir cilvēki,
kuri ir lieliski profesionāļi, bet viņi ir pilnīgi bezcerīgi lektori, un otrādāk ir cilvēki, kuri ir absolūti bezcerīgi profesionāļi, bet viņi to vielu spēj pasniegt tik aizraujoši un iedvesmot visus citus, ka tas ir kaut kas pilnīgi apbrīnojams. Un tā kā visiem viss nav dots, bet tā lielā bīstamība ir tāda, ka mums ir izaugusi tāda patērētāju sabiedrība, kas tā kā pieprasa tādu izklaidi mūžīgo, tā kā izklaidē, tā kā skolotāji izklaidējiet mani un tam līdzīgi, bet jūs arī zinat, pat lai gan es uzskatu, ka man ir ārkārtīgi aizraujošs darbs, jo man viņš ir mainīgs, man ir jāvada lekcijas un man ir jāpiedalās dažādās interesantās sapulcēs, es satieku interesantus cilvēkus un man pat ir apsveikums no valsts prezidenta. Bet tajā pašā laikā arī mana lielākā dienas daļa sastāv no ārkārtīgi garlaicīgiem, monotoniem pienākumiem Exceļos un analīzes un arī lasīšanas, iedziļināšanās, izpratnes, garlaicīgas sapulces, ļoti daudz sāpju. Un ko es ar to vēlos teikt, ka dzīvē veiksmīgākie cilvēki ir tie, kas spēj cauri garlaicīgam materiālam saskatīt vērtību. Un līdz ar to lūdzu māciet jauniešus piepūlēties. Un es ceru, ka jums izdosies viņiem pastāstīt, ka dzīve nebūs tāda mūžīgie svētki. Dzīve tiešām ir par spēju fokusēties, par spēju piepūlēties un par spēju izdarīt arī garlaicīgus darbus līdz galam, lai tad mums būtu arī svētki. Pašdisciplīna, protams, ka par pašdisciplīnu. Ar pašdisciplīnu tā lielais, interesantais jautājums ir arī mums pašiem kā tādiem, un te es izstāstīšu ļoti interesantu fenomenu arī attiecībā uz laiku plānošanu. Mums pašiem, es ceru, ka jums tā nav, bet es zinu, ka daudziem ir, un arī man tā ir, ka tā tad man ir sarežģīts darbs jādara, un tagad es ķeros klāt, es atveru vaļā dokumentu, un es sāku viņu rakstīt, un pēkšņi es saprotu, ka grūti, un kas notiek šajā brīdī, tad, kad smadzenes saņem to signālu, grūti, tad uzreiz ir nākamais tāds signāls man pašai. Bet klausies, es sen esmu bijusi draugiem LV, kas tur notiek, jāapskatās, kāda šodien ir Covid statistika, un jāapskatās, cik ilgi būs ierobežojumi, kas notiek skolās. Un kas notiek šajā brīdī, ja mums nav pašdisciplīnas, tad smadzenes neapzināti mani aizved prom no tā darba, paskatīties, palasīties, padarīt citu darbu un tam līdzīgi. Un kas notiek tajā citā darbā, mēs saskaramies atkal ar kaut kādu grūtību, un tu pārēj uz kaut kādu vēl vienu darbu, un tā vakarā tu skaties, tu esi piekusis, tu esi iesācis 8 darbus darīt, un no tiem 8 darbiem pabeigts ir 1. Jo, kas ir šajā brīdī, kas ir būtiski, un arī pastāstīt arī tos jauniešiem, tas viņiem arī ļoti labi palīdz, ka tas ir tā kā sportā, ka smadzenes arī, kā muskulis smadzenes ir jātrenē, ka tad tajā brīdī, kad tu sāc darīt darbiņu un tev ir grūti, tad apzinies, ka tātad šajā brīdī man ir grūti un kas man ir jādara, man vajadzētu tā kā palikt šajā grūtumā un pastrādāt vismaz 3 minūtes, un pēc tam es arī parādīšu instrumentus. Un uzlieciet kaut vai modinātāju, tātad 3 minūtes strādāšu ar šo grūto darbu, tu pastrādā 3 minūtes, nekur nenovirzies, un tu pasaki vēl 3 minūtes. Un jūs redzat, ka vienā brīdī, kad tu tās grūtības pārvari, tad tev parādās enerģija, tev parādās, cik interesanti, un tad tu tiec pāri tām grūtībām, un tad atkal notiek otrais process, ir grūti iziet no tā procesa ārā, to sauc par plūsmu. Jā, un tad mums ir jāpalīdz sev pārslēgties. Lūk. Es ceru, ka man izdevās izstāstīt. Jā, tātad atpazīstiet, trenējiet un būs vienkāršāk. Nākamais ir, protams, viens no iemesliem, kāpēc novilcina laiku, kāpēc neizpilda darbus, ir tieši šī te trauksme, bailes no neizdošanās. Un tas ir būtiski to saprast, jo tāpēc, ka šajā brīdī tad mums ir vērts arī, piemēram, pajautāt sev, kāda balss man galvā skan, kad es domāju par neizdošanos. Un bieži vien tā ir kaut kāda balss no bērnības.
kad, es esmu tevī vīlies, jā, nu tu jau varēji labāk un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Un tad atkal aprunājieties ar to balstiņu, jo tāpēc, ka jūs jau nedzīvojat to balss dzīvi, jūs dzīvojat savu dzīvi. Un ir tātad jaunieši, bērni, kuri nespēj noteikt, cik daudz laika viņiem aizņems konkrētais darbs. Un līdz ar to, piemēram, tas, ko es arī iesaku darīt, ja jūs redzat, ka jums ir patoloģiski daudz jauniešu, kuri nespēj plānot laiku, tad, kad jūs uzdodat kaut kādu ieskaites darbu vai tajā brīdī, kad jūs uzdodat rakstīt sacerējumu, nesakiet, tātad uzrakstiet līdz pirmdienai. Bet paprasiet, klausies, cik daudz laika tev tas aizņems. Piemēram, starp citu, jā, šodien man tieši manam jaunietim man ir trīs bērni, un tad es dzirdēju, ka vienam jaunietim viņam tieši šodien jāraksta sacerējums no 200 vārdiem, jā, un tad es arī viņam jautāju, cik tev tas laika aizņems. Paskatīsimies, 2 stundas vajadzēs. Jā, jūs zināt, ka cilvēks runā 150 vārdus minūtē, tad 200 vārdi 2 stundās. Bet labi, es nezinu to uzdevumu specifiku, protams, vai tur ir kaut kas arī jāpēta. Bet ko es arī vēlos pateikt, ka tas, ko jūs varat darīt, ir nevis pasakiet jauniešiem, tātad 2 stundu laikā uzrakstiet to, bet pasakiet, tā kā jums ir jāizdara tas, un cik tas tev laika aizņems. Viņš saka, nu labi, 40 minūtes vai 5 minūtes. 5 minūtēs to var izdarīt. Tad mēs sakam, labi, tad atgriežamies pēc 5 minūtēm atpakaļ. Un tu atgriezies pēc 5 minūtēm, un tur tāds, nezinu, es nezināju, ka pagāja tik ātri, pagāja laiks. Un šajā brīdī tad jūs paprasiet, vajag vēl 5 minūtes. Viņi saka, jā, lūdzu, vēl 5 minūtes. Un tad jūs redzēsiet, ka ar katrām nākamajām 5 minūtēm parasti jaunieši paliek efektīvāki, un viņi arī iemācās saprast, cik daudz laika, kas viņiem paņem, kas ir tās lietas, ko viņi var izdarīt ātrāk, ko viņi var izdarīt vēlāk. Un kamēr viņiem blakus nav neviens, kurš šo laiku atskaiti veido, viņiem pašiem šī sajūta var arī neiestāties. Lūk, un līdz ar to tātad spēja uzstādīt mērķus un plānot laiku, viņi sastāv no daudziem smalkiem ieradumiem. Tas ir viens mentālie, tas ir kā mēs tiekam galā, kā mēs sarunājamies ar sevi, kā mēs definējam jēgu lietām, ko mēs darām. Ar fiziskajām, tas ir kāda mums apkārt ir vide. Un turklāt vēl viena ļoti svarīga lieta ir tīpaši, ja jūs esat cilvēki, kuriem vajag daudz visa kā apkārt, tie cilvēki, kuri parasti arī mācās strādā pie skaļas mūzikas, vispār pie mūzikas, jo viņiem ir tā, ka viņiem smadzenes sāk strādāt, tad, kad viņi sasniedz noteiktu vides un arī mentālo tādu intensitāti. Emocionālie un sociālie ieradumi. Es nezinu, ja kaut ko vajag pastāstīt, tad droši sakiet, es arī varu izstāstīt vairāk par katru no tiem. Lūk. Bet jebkurā gadījumā tajā brīdī, tad, kad mēs sākam plānot, tajā brīdī, tad, kad mēs sākam strādāt pie mērķiem, lūdzu nenovērtējiet par zemu mazos soļus. Lūk, un te ir pirmais no jūsu jautājumiem. Kā palīdzēt audzēknim, ja viņam neizdodas sekot savam plānam? Notiek nobiedis, viņš neiekļaujas noteiktā laika intervālā, un rezultātā iekavēti darbi krājas parādi un nolaižas rokas. Jā, tas būs mūsu arī motivācijas webinārs nākamnedēļ. Bet pirmais ir, ja jaunietim neizdodas sekot savam plānam, viņa plāni ir nerealistiski, un nākamais ir, pirms mēs viņam tā kā pārmetam kaut ko, tas neko nepalīdzēs. Jūs jau redzēsiet, viņam vienkārši nolaižas rokas, tas nozīmē, viņš zaudē motivāciju. Ir iet cauri tai pašai vulpa schēmai un paprasīt viņam, klausies, zini, kā es redzu, ka tu neesi iesniedzis laikā, kas tev traucēja, vai tev bija kaut kādi īpaši šķēršļi. Un nākamais ir pirmo atbildi viņš izdomās, jūs jau zināt, suns apēda mājas darbu. Bet paturpina to sarunu tālāk, kad saki, kas tev palīdz izpildīt mājas darbus, vai kas tev palīdz, vai kas tev traucē iekļauties mērķiem, vai tev ir kaut kādas idejas, kā tev palīdzētu cita grupa, vai tev ir kaut kādas idejas, kā es tev varētu palīdzēt. Un šajā brīdī nemoralizējiet, bet uzdodiet jautājumus, iespējami daudz, un turklāt jums nevajag zināt atbildi, jo tāpēc, ka
Atbildi, jo jautājumu tā maģija ir tāda, ka jautājumi mūsos turpina strādāt citreiz pat gadiem pēc to uzdošanas, un tā ir tā jautājuma maģija. Un līdz ar to pat tajā brīdī, kad jūs vienkārši pajautājat, viņi pasaka: "Nezinu." Viņam tik un tā kaut kādi šie pavadieni viņā turpinās strādāt. Lūk, un tad jūs varat atgriezties pie tās sarunas vēlreiz un atkal. Un tā tad un dodat atbildību uz viņiem, sakat, kas tev varētu palīdzēt, un kas ir tas, ko tu noteikti izdarīsi līdz rītdienai, kas ir tas, ko tu izdarīsi, ja tev paliks pāri laiks, un tam līdzīgi. Nākamais vēl, kas ir būtiski, ja audzēknim krājas parādi, ir neapvainojieties uz viņiem un neņemat personiski, jo briesmīgākais, ko mēs redzam daudzās skolās, ir, ka ir jaunieši, kuri viņi visu ko iekavē, un tad viņi pavasarī grib iedzīt, un tad pedagogs saka, sen varēja nākt, un viņi tēlo tādus apvainojušos cilvēkus, bet ja tajā brīdī, ja mēs apvainojamies, tajā brīdī, ja mēs distancējamies, jaunietis arī distancēsies, un mēs neko caur to nepanāksim, un tas viss beigsies ar to, ka viņš vienkārši apstiprinās to negatīvā nākotne pienāca, man tik un tā neko neļauj, un viss tā kā aiziet, un viņš neko nedara. Lūk, tā kā tā, līdz ar to jaunietim, kas neizdodas sekot plānam, ļoti labi palīdz šie mazo soļu metode, viņam ļoti labi palīdz, ka mēs pasakām, ko tu gribi izdarīt līdz rītdienai, ko tu gribi izdarīt tālāk, un pameklējam un mēģinam atrast tieši viņa laika plānošanas metodes. Un pēc tam es arī parādīšu vienu tādu interesantu metodi. Lūk, jebkurā gadījumā mums ir jāakceptē otra cilvēka laika izjūta. Un tā pavisam īsi, ko tas nozīmē attiecībā par laika izjūtu, es atkal uzzīmēšu pavisam īsi, ka tā tad, piemēram, ko es arī mēģināju pateikt, ka lielākoties es esmu cilvēks, kurš tā kā iet uz mērķi šādi, ja te ir, piemēram, laiks un mērķis, tad es esmu cilvēks, kurš virzās tā ļoti lēnām uz priekšu un pamazām. Tās es paņemšu citu krāsu. Bet, piemēram, ir cilvēki, kuri iet šādi, viņi neko nedara, un tad pēkšņi viņi tur tā kā šitien te visu, ko sataisa, tālāk viņi atkal novilcina, un atkal viņi šitien te, tālāk atkal, un tad viņi aiziet pie mērķa. Un jūs redzat, ka viens un otrs, viņi abi aiziet pie mērķa, to skolu beidzot beidz visi, izņemot dažas, kuri izkrīt. Jautājums ir par pieeju, un jautājums ir arī par sadarbību, jo, piemēram, ja es to nesaprotu, kas notiek, kā cilvēki strādā, piemēram, man šie cilvēki, man ir ļoti grūti, es teikšu atklāti, man ir ļoti grūti strādāt ar tiem cilvēkiem, un tad es esmu tas pats, kā jūs bieži vien darāt, kur tu biji agrāk. Jā, kāpēc tu to nesāki ātrāk darīt? Viņi vienkārši nespēja sākt ātrāk darīt. Viņi tā dzīvo. Un atkal šie cilvēki, viņi nesaprot tādus cilvēkus tā kā es, un viņi saka, ko tu vari stresot, vispārībā tik daudz laika, paspēsi, un kamēr tu tur visu laiku iespringsi, tu tak varēji pa to laiku to izbaudīt, aizbraukt, atpūsties un tam līdzīgi. Nav pareizo vai nepareizo realitāti, ir vienkārši dažādas pieejas. Un ja jaunieši šīs pieejas saprot, lieliski grupā var sadarboties visi, bet ja jaunieši nesaprot un nespēja akceptēt cita cilvēka laika izjūtu, tad viņi vienkārši strīdēsies un viņi konfliktēs un viņi neko neizdarīs un darbi būs ļoti, ļoti slikti. Lūk, tālāk es tā nodzēsīšu, iesim tālāk. Tātad nākamais, kas palīdz, ir vadīt nevis laiku, bet vadīt enerģiju. Un ko tas nozīmē? Piemēram, tas, ko mēs redzam, un arī to psihiatrs Nils Konstantinovs minēja, ka tātad daudziem jauniešiem vispārībā tieši šajā brīdī depresija ir samazinājusies, nevis palielinājusies, un tas ir saistīts tieši ar to, ka ņemot vērā, ka daudzās skolās tagad mācības sākas daudz vēlāk, ļoti daudzi jaunieši ar hronisku bezmiegu beidzot var izgulēties. Un tas nav saistīts pat ar datorspēlēm, bet daudziem cilvēkiem, mēs jau zinām pūces un cīruļus, viņiem rīta posmā ir ārkārtīgi zems enerģijas līmenis. Un attiecīgi viņi neko nevar padarīt, un viņi ir ļoti neefektīvi.
Un tad ir bērni, kuri no rītiem viņi vai nu lasa grāmatas, vai iziet ārā pastaigāties, un viņiem īstais tā enerģijas vilnis parādās 6, un viņi ļoti ātri, konstruktīvi izmācās, piemēram, pusotras, 2 stundu laikā, lai gan, ja jūs viņiem liksiet mācīties no rīta, visticamāk, viņi tur mocīsies, un līdz 3 to pašu būs izpildījuši. Un, attiecīgi, te būs arī, no sīkāk arī pastāstīts, ka tātad, uzdodiet bērniem jautājumus, tā kā aiciniet gan paši sarakstiet, gan arī uztaisiet tādu varbūt neaudzināšanas stundā vai kādā stundā vai vienkārši, tādās 5 minūtēs plānošanās paprasiet bērniem, kad ir jūsu produktīvākais laiks, kā jūs sākat dienu, kā jūs pārslēdzaties starp aktivitātēm un tam līdzīgi. Un tas ļaus arī viņus saprast, un arī jums kā pedagogam, jums nevajag zināt atbildi. Pilnīgi pietiek ar to, ka jaunietis pats sāk domāt, un ja viņš sāk domāt, viņš sāk sevi vērot. Ja viņš sāk sevi vērot, viņam ir daudz lielākas iespējas kontrolēt savu uzvedību, tas, ko viņš dara vai ko viņš nedara un kāpēc viņš to nedara. Lūk, es ceru, ka man izdevās šo izstāstīt. Ejam tālāk. Tālāk nākamais ir, jā, par novilcināšanu trauksmē ir ļoti daudzas sejas. Un kas ir būtiski attiecībā uz trauksmi un attiecībā uz mērķu uzstādīšanu un laika plānošanu, ir, ka tās ir pilnīgākās muļķības, ka domas ir visātrākās pasaulē. Par domām daudz ātrākas ir trauksme. Un, attiecīgi, tas nozīmē, ka ir gadījumi, kad mēģinot saplānot laiku, mēs sākam novilcināt un tad novilcināt darbus un neuzdrošināmies kaut ko uzrakstīt uz papīra, savas vēlēšanās vai savus laikus, jo vienkārši tāpēc, ka mums jau ir bailes, mēs jau redzam, ka mums kaut kas sanāks vai mums kaut kas nesanāks. Un tam līdzīgi. Līdz ar to, ja jūs redzat šīs te mazās lietas bērnā vai jaunietī vai sevī, tad ir vērts pavērot sevi un paskatīties, kas slēpjas apakšā zem šīs konkrētās uzvedības. Un bieži vien pilnīgi pietiek ar to, ka mēs uzdodam pareizos jautājumus un jaunietis jau jūtas labāk. Tā kā tā. Lūk, sākam ar mazām lietām, un varbūt, ka tagad es izstāstīšu vienu savu stāstu, lai arī saprastu, kas ir domāts ar šīm mazajām lietām. Tātad, ja mēs redzam, ka mums ir darīšana vai nu ar klasi, kura pilnīgi nespēja, kuru mēs nespējam kontrolēt, kura nespēja iekļauties laikos, vai ja mēs arī strādājam ar vienu jaunieti, tad ir vērts sākt ar kādu mazu lietu. Nesāciet ar daudzām idejām. Un varbūt, ka es pastāstīšu par to, ko tas nozīmē sākt ar vienu jomu, stāstu atkal par sevi. Un stāsts ir tāds pilnīgi tāds, tāds, ka es biju nesekmīgā skolā, un turklāt es biju tas interesantais cilvēks. Es biju nesekmīga jau no 1. klases, un pat, es atceros, ka angļu valodā man bija tikai viens piecinieks, tajā laikā tie bija 5 ballu sistēma. Un tas bija angļu valodā 1. stundā, jo tāpēc, ka tur bija tikai jānoraksta daži vārdi. Un pēc tam, protams, un viss aizgāja ļoti uz leju, un 6. klasē es paliku 2. gadu sekmju dēļ. Un es nonācu jaunā klasē, un jūs jau zinat, ko tas nozīmē vispārībā otrgadnieks tur kaut kādos 90. gadu sākumā. Ja kas tas bija pa zīmogu. Un es arī, tas vienkārši bija, protams, ka es pārdzīvoju, bet ļoti interesanta lieta notika tā, ka man bija jauns matemātikas skolotājs, viņš bija kungs gados, bet tomēr jauns, tāpēc, ka man nomainījās visi pedagogi. Un tas skolotājs, viņš kādas 2, 3 reizes, viņš tā pateica, Līga, tev ir tāda interesanta matemātiskā izpratne. Un matemātiskā domāšana, un man bija tāds pārsteigums, un es pirmajā reizē nenoteicēju, jo tāpēc, ka ņemot vērā to, ka man nekad neviens neko labu nebija teicis attiecībā uz mācībām, tad es biju pilnīgi pārsteigta, ka kāds pēkšņi pamana kaut ko labu, ka es arī kaut ko varu izdarīt.
Un tā interesantākā lieta, viņš pateica vienreiz, otrais, trešoreiz, un es noticēju sev, ka man ir laba matemātika, un es pat sāku censties mācīties, jo tāpēc, ka 6. klasē jau tas ir tas brīdis, kad tu reizrēķinu nemāki, tu jau esi zaudējis cerību, tu esi pilnīgi atpalicis, un tu nemaz nejūti, ka tu vispār varētu pievilkties klasē līdzi, jo visi jau zina tik daudz un tik labi. Bet kaut kā ietekmējot vienu jomu, otru, trešo, ceturto, interesantākais bija tas, ka jā, 10. klasi es pabeidzu kā otrā labākā audzēkne, nu, klasē savā. Un, jā, un tā kā klase nebija palikusi sliktāka, protams, jo klase tā jau bija ģimnāzija. Lūk, un tas, ar ko es arī vēlējos pateikt, ka ļoti bieži, ja mums ir darīšana ar jauniešiem, kuri ir pilnīgi bezcerīgi, kas ir zaudējuši ticību sev, mums nevajag un mums nepalīdzēs tas, ka mēs globāli viņus tur tā kā uzmundrinam. Daudz labāk strādā, ja mēs atrodam vienu jomu, kuru viņš spēj ietekmēt, un mēs viņu motivējam kontrolēt un strādāt ar to. Un, protams, negaidām tūlītējus rezultātus, un tā nav tikai mana pieredze, to arī saka zinātne. Nākamais vēl, kas ļoti labi varētu palīdzēt un kas labi palīdz tieši arī enerģijas vadīšanā, ir, ka veiciniet to, ka jaunieši palīdz citiem, ne tikai bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, konsultē, dalās, rūpējas un tam līdzīgi. Vai nu tā ir vielas skaidrošana, piemēram, es zinu vienu kursu, kur jaunieši, viņi svētdienās nāk kopā, lai viens otram skaidrotu vielu, lai palīdzētu gatavoties eksāmeniem. Un, jebkurā gadījumā, ja jums ir darīšana ar jaunieti, kuram ir sliktas sekmes, kuram ir noslēdz uz depresiju, ja viņam mēs iedodam iespēju palīdzēt citiem, viņam parādās šī enerģija, viņam ceļas pašvērtējums, un viņam izdodas tiešām uz šīs enerģijas palīdzību arī daudz rūpīgāk un labāk saplānot laikus. Nākamais, sarakstiet mērķus katram mēnesim, katrai dienai. Un tā tad pastāstīšu vakardien tieši es arī supervizēju vienu skolu, un ļoti labi viņiem ir izdevies tas, ko es viņiem arī ieteicu, ka tātad tur jaunieši kavē nodarbības, viņi neapmeklē nodarbības, viņi neizpilda, neiesniedz mājas darbus un tam līdzīgi. Vispār ir pilnīgākais haoss, kas tur notiek. Un tātad vakar man bija tieši sarunā ar direktores vietnieci mācību darbā, un viņa saka, ka viņa jau to modeli mēģina izskatīt, ieviest visā skolā. Tātad organizēt 5 minūtes. Tātad, ja jums ir klase, kas nespēja savākties, tad neatkarīgi no tā, cik vai šodien ir vai nav attālinātās nodarbības, jo man bērns arī mācās tehnikumā, tikai citā tehnikumā, un es redzu, ka viņiem ir nu, dažas dienas ir nodarbības, dažas dienas nav Zoomā. Kas palīdz, ļoti palīdz, ka katru rītu 9:00 klase sanāk kopā, saraksta mērķus, kas ir šodien jāizdara, kas ir jāizdara šai nedēļai, kas ir jāizdara šomēnes, un īsumā izrunā darbus, kuri tuvojas, darbus, kuri jānodod šodien, kas būs jānodod šonedēļ, un kur arī viņa laiks aiziet. Un tas ļauj viņam noskaņoties, tas ļauj viņam iziet ārā no tā viņu konkrētā laika, vai nu viņi ir tagadnē, vai pagātnē, vai nākotnē, un noskaņoties tā kā cauri visai tai plūsmai. Un līdz ar to tiem jautājumiem, kad mēs arī tiekoties, ja jūs kādu supervizējaties, jūs jau zinat, ka supervīzijās arī jautā, tad klausies, kā tev ir gājis, kā tu jūties šodien, kādi ir tavi mērķi. Tam visam ir milzīga nozīme, tāds labs zinātniskais pamats. Kur viena lapa Ingvija atgādinās, es arī viņu aizsūtīšu jums, ka, piemēram, jūs varat izplatīt jauniešiem šādu, kad šeit mēs rakstām nerakstām tā kā, kas šodien ir, tā kā kādas stundas notiks, bet sarakstam mērķus, un tātad, kur pirmdienai mērķi, tātad, kas ir šodien jāizdara, ko tu neizdari, pārsvītro, ieliec uz otrdienu, trešdienu, tātad pēc tam sarakstiet rītdienai, pārrakstiet, kas nav izdarīts otrdienu un pirmdienu, un tad pārrakstiet uz ceturtdienu. Arī brīnišķīgi strādā.
Nākamais, vēl re, kur ir viena ideja, ka tātad mēs varam sarakstīt, cikos kurš darbs ir jāizdara un paveikts vai nav paveikts. Tālāk, nākamais ļoti labi strādā tāds, izsludiniet vērtīgā laika dienu. Jūs to varat darīt ģimenē, jūs to varat darīt ar sevi, jūs to varat darīt ar klasi, ka tātad, piemēram, mēs tiekamies tādā Zooma 5 minūtē, un mēs visiem paprasiem izstāstiet, kas patērē jums visvairāk laika un no kāda tāda toksiska ieraduma jūs vēlētos atteikties. Kāpēc šis uzdevums pilnīgi brīnišķīgi strādā jauniešu grupās, ir īpaši jūsu vecuma grupās, ar kuriem jūs strādājat? Jo ir tātad parasti vissliktākie laika plānotāji ir cilvēki, kuri sevi nepazīst, un ir cilvēki, kuri viņiem nav ne mazākās nojausmas, kur viņiem paliek laiks un nauda. Un šajā brīdī, tad, kad viņš dzirdēs, kā citi jaunieši runā par to, ka, kur es pazaudēju laiku, tad viņš sāks domāt, varbūt, ka arī man tur, tātad tur arī var iztērēt laiku. Es nemaz neiedomājos, ka tas ir laika tēriņš tāds. Un tad tādas ļoti interesantas lietas tur parasti atklājas. Un pēc tam, tad, lai katrs apsola, tad šodien es atteikšos no tāda un tāda laika tērēšanas ieraduma. Un nākamais, kas ļoti palīdz arī jauniešiem, tas ir, ko es arī stāstīju, izvērtējam prioritātes. Viens ir sarakstīt visas dienas uzdevumus, tas ir, ko jūs arī redzējāt, bet nākamais uzdevumi paši par sevi ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo tāpēc, ka, ja mēs nezinām, kas ir svarīgākā lieta, kas ir šodien jāizdara, jo ir jaunieši, un arī pieaugušie, kas prot darīt pareizi lietas, bet viņi nedara pareizās lietas. Un tad, kad arī man ir milzīgs stress, kad man ir ļoti daudz darba, es mostos jau tā kā es neesmu atvērusi acis, un man jau ir tāds, ka, cik man šodien daudz jādara. Tāda parasti, tad kad es vēl esmu gultā, es paņemu lapiņu un es uzrakstu 3 lietas, kas ir manas prioritātes, kas man šodien jāizdara. Jā, prioritātes. Ļoti labi strādā tādi pašjautājums, vai tas, ko es daru, vai tas man palīdz sasniegt manus mērķus, vai tas traucē sasniegt manus mērķus. Lūk, māciet pacietību, par to mēs arī izstāstījām, mācām novilkt kaut vai 5 minūtes pāri pacietības robežai, un tad tajā brīdī, kad viņi saka, man apnika, un tā, tad saki, vēl tā kā saņemamies 3 minūtes, un tad redzēsiet, un redzat, cik labi, ka mēs to darbu pabeidzām. Lūk, kāpēc nestrādā runāšana? Un te ir arī tāda Zooma maģija, un tas ir ļoti interesanti, kas notiek tieši ar Zoomu, un kāpēc arī Zooma sapulces un pasniegšana Zoomā ir ārkārtīgi neefektīva. Un tas ir tas, ko es ļoti cienu, ko dara mana bērna tehnikuma pasniedzēji, no matemātikas skolotājs šajā gadījumā, ka tātad viņiem arī veidojas atzīmes no 2 lietām. Tur visi sarežģīti, jo tā kā viņiem tur ir tās stipendijas, jūs jau zināt, kā ar stipendijām ir, bet labi, bet ko es arī ļoti cienu, ka tātad matemātikas skolotājs prasa, ka dienas beigās ir jāizsūta matemātikas pieraksti. Un šajā gadījumā, ja jūs vēlaties, lai jaunieši būtu efektīvi, tad Zooma lekcijas strādā ārkārtīgi vāji. Un tur ir daudz iemesli, kāpēc, un par to mēs arī varam parunāt, ja jūs kādreiz vēlēsieties vēl mani redzēt pēc šiem 2 reizēm, tad es varu arī pastāstīt īri par tādu Zooma psiholoģiju, bet tas ir līdzīgi tāpatās kā televizorā, un es ticu, ka es arī esmu zaudējusi daudzus no jums, ka tātad, ar klausīšanos ir par maz, jo mūsu smadzenes, viņas klausoties, viņas aiziet kaut kur citur, tātad viņas sāk domāt, ko es ēdīšu pusdienās, cik man marinēti gurķi palikuši burciņā, kad vispār būs sniegs, nezinu, vai ārā snieg, vai ārā nesnieg. Un mūsu prāts klīst, un tas notiek ne tikai jauniešiem, tas notiek arī pieaugušajiem. Un attiecīgi piezīmju veikšana tiešām palīdz jaunietim nonākt atpakaļ šeit un tagad un būt tajā matemātikā iekšā. Ja jūs neveicat piezīmes, tad palīdzētu kaut vai
Uh, nu, nu, kaut vai tādi labi uzdevumi, kas ir tā kā ieraksti čatā kaut ko, vai, piemēram, sadalīt grupu darbus, patstāvīgos darbus arī grupās un tam līdzīgi, ka mēs mainām to dinamiku, jo, protams, jūs esat pamanījuši, ka tas, kā es tagad vadu lekciju, tas ir pilnīgi tā nevajag darīt, bet es arī gribu drusciņ pasargāt jūs no tāda darba. Lūk, kāpēc strādā vizuālās atgādnes? Tāpēc, ka tas, ko mēs pasakām, tas iziet pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. It īpaši, ja jūs redzat, ka jaunieši sāk uzdot tos jautājumus, par kuriem jūs jau izrunājāt, tas nozīmē, ka mums ir jāliek vizuālie materiāli, vizuālās atgādnes, jo tāpēc, ka bilde ar mums strādā visu laiku, bilde ar mums sarunājas visu laiku. Palīdz pulksteņi ar sekundžu rādītājiem un minūšu rādītājiem, un ja jūs redzat, ka jums ir kādi jaunieši, kuriem ir pilnīgi bezcerīgi ar laika plānošanu, tad nākamajā vecāku sapulcē aiciniet vecākus jauniešiem iegādāties tieši pulksteņus ar sekundžu rādītājiem. Kāpēc? Jo tāpēc, ka sekundžu minūšu rādītājs parāda fiziski, kā laiks iet uz priekšu, un tas palīdz mobilizēties, un tas palīdz tā kā izdarīt vairāk šajā laika posmā. Lūk, šo es jums jau arī izstāstīju par virtuves pulksteni. Nākamais, aiciniet jauniešus uzinstalēt dažādas aplikācijas, aiciniet jauniešus dalīties. Varbūt, ka arī jūs varat kāds padalīties, kādas laika plānošanas aplikācijas izmantojat jūs. Piemēram, man ir tāds biznesa kalendārs, es tūlītās arī viņu parādīšu, tūlītās es paņemšu atpakaļ. Kāpēc es izmantoju šo kalendāru? Es ceru, ka man nebūs tāds, kur redzat, nebūs gaišs ekrāns, ne, viņš tam es paņemšu tālāk. Google kalendārs. Kur es mēģināju Google kalendāru, tagad es izmantoju kalendāru, kas ir tāds, viņš saucās BizDocs. Man ļoti gaišs ekrāns, es jums nevaru parādīt. Kāpēc es viņu izmantoju? Tāpēc, ka kur redzat, jo te var ļoti skaidri redzēt manu brīvo laiku, viņš tāpat fiziski parāda, kad laiks ir aizņemts. Piemēram, mums kaut kas būtu jāredz šobrīd ekrānā? Es parādīju savā video. Jūs neredzējāt manu video. Mēs neredzam, diemžēl. Jā, tad es atsūtīšu jums pēc tam, es viņu parādīšu. Labi. Paldies par jautājumu. Ir tie, kas skatās, tie, kas arī redz mani, tie arī redzēja. Jā, paldies, kas to uzrakstīja. Bet es viņu arī ielikšu iekšā. Līdz ar to, piemēram, Google kalendārs man nedara, jo Google kalendārā tur tie visi ierakstiņi ir viens zem otra, un es neredzu brīvos laikus. Man vajag redzēt manus brīvos laikus fiziski un aizņemtos laikus fiziski, kā tie izskatās. Tālāk nākamais, kur ir aplikācija, kuru izmanto mans bērns. Kas ir, kur tieši viņš pat ir ielicis savējo tekstu iekšā. Tātad, kur viņš, tas ir šis promofokus, un tas ir arī datora programma, kur tātad viņš vienkārši noslēdz visus nost, un viņam ir sarkans ciparu skaitītājs uz leju, kur tātad viņš šo konkrēto laiku arī dara tikai to konkrēto darbu, ko viņš dara. Un ļoti interesanti, es runāju par bērnu, kuram bija, viņš pilnīgi bezcerīgi ar viņu bija bērnībā, pirmajās klasēs, pat manā istabā bija viņa galds, jo viņš visu laiku dīdījās un apmētāja grāmatas apkārt, un tad es viņam iemācīju to, ka tātad mēs pildījām tā, ka tev ir 5 centi, un par katru novēršanos es tev ņemu 1 centu nost. Un tas bija veids, kā viņš iemācīja safokusēties, un tagad es abrīnoju, viņš ir vienīgais no maniem 3 bērniem un vispār no ģimenes locekļiem, kurš tiešām piesēžas un viņš izdara darbu līdz galam. Un kur viņam vajag dažus palīgu līdzekļus, bet arī tas man ir citreiz grūti. Un mēs esam visi, jā, mēs esam tādi, tā kā mēs esam. Lūk, nākamais, kas ir vēl, ja jūs redzat, ka jaunieši kavē, aiciniet viņiem likt atgādinājumus, un turklāt ierosiniet viņiem likt atgādinājumus ne tikai 10 minūtes pirms, jo bieži vien tas ir par vēlu, un jauniešiem viņam iestājas laika paralīze, un es neko nevaru izdarīt pa 10 minūtēm, bet lieciet tā kā tātad pēc stundas notiks tas, tātad pēc 15 minūtēm, pēc 20 minūtēm, un te atkal ir viņam uztaisīts tātad
Tātad paziņojums uz telefonu un e-pasts. Lūk. Tā kā tā, es ceru, ka man izdevās arī šo pastāstīt. Nākamais, es nezinu, vai jūs izmantojat to, bet ļoti labi tādai darbu un arī mājas darbu menedžēšanai ir Trello. Trello es iemācījos izmantot Mākslas akadēmijā, jo Trello pagājušajā gadā Mākslas akadēmija strādāja, līdz ko mēs pārgājām uz virtuālo. Un atkal ir tā kā ņemot vērā to, ka mājas darbi un uzdevumi tiek doti ārkārtīgi daudz dažādās platformās un turklāt nav tādas vienotas vietnes, kur tos visus var pārskatīt. Trello ir lielisks instruments, kas varētu palīdzēt gan jums, gan tas varētu palīdzēt arī kādam jaunietim menedžēt viņa mājas darbu statusu. Un ja jums ir interese, tad atkal es varu uzrunāt savu bērnu. Iespējams, ka nākamās nedēļas nodarbībās varbūt uzrakstiet, vai tas jums būtu interesanti, ka es varētu palūgt viņam, lai viņš arī pastāsta vēl kaut ko sīkāk par Trello, vai arī es pati varu pastāstīt sīkāk par Trello. Lielisks plānotājs, ir tīpaši cilvēkiem, kuru dzīvē ir haoss, un kuri saņem ļoti daudz dažādus uzdevumus no dažādiem kanāliem, un viņi nekur nesavietojas vienā vietā kopā. Un turklāt jūs kā pedagogi arī varat uzreiz labot viņus turpatās Trello. Lūk, tālāk nākamais, kas var arī palīdzēt uzzīmēt laiku. Kāpēc laika zīmēšana palīdz un arī par tādiem jauniešiem, tā kā jūs viņiem liksiet, zīmē laiku, tā, ko tu iedomājies, ka es jau neesmu sīkais un tam līdzīgi. Bet pēc tam aprunājieties, kā jaunieši redz, kā viņi laiku zīmēs, un jūs redzēsiet, ka jūs saņemsiet ārkārtīgi interesantas atbildes. Es, starp citu, varētu arī pajautāt jums, kā jūs iztēlojaties laiku, ja jums vajadzētu zīmēt laiku, kā jūs zīmētu laiku? Piemēram, es varu pastāstīt par sevi, ja man jāiedomājas laiks, tad ļoti bieži es iedomājos laiku kā tādu tetri, ka es esmu apakšā, kā tāds cilvēciņš, un man tie kluči krīt virsū, un man ļoti ātri viņi kaut kur ir jāiebīda, lai kaut kāds līmenis pazustu, un tad atkal man jauni darbi kristu virsū, un tajā brīdī, līdz kaut kas nokrīt kaut kur garām, tur izveidojas kaut kādi robi, un viņi sāk krist aizvien ātrāk, līdz tur tas viss, līdz tur iestājas tāds haoss, un tad man vajag apturēt, ātri sakārtot, un tad atkal pārorientēties, un to parasti es daru svētdienās. 3 stundas sniegavīrs. Laiks sniegavīrs vasaras tveikcē. Paldies, cik brīnišķīgs salīdzinājums. Vienkārši izkūst viss. Jā, un tad ir ļoti interesanti, paldies, Erika, ļoti interesanti ir cilvēki, kas stāsta, ka viņi laiku redz kā tādu ātrvilcienu, kurš viņiem traucas pretī. Ir cilvēki, kuri atkal viņiem ir tā sajūta, ka viņi laikam skrien pakaļ. Es esmu satikusi cilvēku, kurš uzskata, ka laiks ir plakne, kas nozīmē, ka tu vari pārvietoties gan pagātnē, gan tagadnē, nākotnē, un ka tu vari strādāt ar pagātni, tagadni, nākotni. Kādus vēl es esmu dzirdējusi interesantus? Starp citu, es lasīju vienā grāmatā, ka, piemēram, ja mēs, piemēram, mūsu kultūrā mēs uztveram, ka nākotne ir kaut kas ir priekšā, tad ir kultūras, kas uzskata, ka nākotne ir aizmugurē, jo tāpēc, ka priekšā ir pagātne, jo tāpēc, ka tu redzi, kas tev notiek. Un tu to vari apskatīt, bet nākotne ir kaut kas neredzams. Lūk, tā kā šīs teorijas un pieejas ir ārkārtīgi daudz, kur ir arī, ka tā tad apli dzīves pulkstenis, jā, ir cilvēki, jā, ka dzīves ceļš, aplī dzīves pulkstenis, jā, ļoti, ļoti, ļoti interesanti, paldies. Lūk, un tā kā ierosiniet arī jauniešiem padomāt par šīm tēmām un arī paši varbūt apskatieties, paspēlējieties ar laiku, tas ļoti palīdz. Un, protams, arī trenējam apzinātību šeit un tagad, bet atcerieties, ka tāda šeit un tagad apzinātība, tā spēja noklausīties, spēja izdarīt darbu šeit un tagad, nevis atlikt uz nākotni, tā nav tā toksiskā tagadne, kad ir tā kā nākotne nekad nepienāks, jā, ka tā kā, jā, bet, un arī neaizraujieties ar šeit un tagad, tā kā atcerieties gan par pagātni, gan par tagadni, jā.
es esmu ar jauniešiem zīmējusi laika skalu. Interesanta diskusija izveidojusies. Ko jūs zīmējāt? Kas bija tas uzdevums laika skalā? Tas ir ļoti interesanti. Lūk, protams, nelietojiet tūlīt, ja jūs zināt, ka tūlīt tas nebūs tūlīt, un tā ir tāda ārkārtīgi būtiska disciplīna, ka iemācieties nesolīt lietas, kuras mēs zinām, ka mēs tās neizpildīsim. Lūk, nākamais ļoti palīdz izmantot krāsas laika vadībā. Un tālāk, jā, ko darīt ar kavējumiem? Kavējumiem ļoti palīdzētu, ja tas ir ģimenē, veidojiet ģimenes plānu. Nākamais ļoti palīdz tas, ko es arī minēju, ka ja jums ir ļoti daudz patoloģisku kavētāji skolā, veidojiet tādus, šīs te 5 minūtes, kur mēs atrunājam visu, kas notiek. Starp citu, vienā skolā, kur ir kavētāji daudz, viņi pat ir izdalījuši veselu štata vietu tagad, kas, ja jaunietis nav pieslēdzies Zoomā, viņi nevis liek NV, NI, bet viņi zvana jaunietim un viņi saka, hei, kur tu esi slēdzies klāt. Un tas ir milzīgs novērtējums un tas ir milzīgs pozitīvs plus. Jaunieši bieži vien pat nepaceļ klausuli, bet viņi zina un viņi pievienojas Zoomam. Un tā ir daudz pozitīvāka dinamika nekā vienkārši sodīt par kavējumiem, jo sodot par kavējumiem jaunieši neko neiemācās, viņi nekavēs. Ļoti labi palīdz, tā kā, es nezinu, Ieva, vai tas bija tas, ko jūs domājāt ar laika skalu, bet ļoti labi palīdz šī te reversā plānošana rītiem, kas nozīmē, ka izveidojam vienu tādu aktivitāti, kas būs ārkārtīgi interesanta aktivitāte, ka tātad, ja 9 sākas nodarbība Zoomā, tad iedodiet jaunietim šo lapu, es Ingu atsūtīšu to lapu pēc tam, lai jaunieši paši aizpilda, kāds izskatās viņu dienas ritms, pirms viņi piesēžas pirmajā tajā stundā klātienē. Un pēc tam tur būs arī tādas neglēmojošas lietas sarakstītas, jo ir, piemēram, jaunieši, kas viņi saka, nu kā, tas ir 9 sākas zvans uz stundu, tad 9:05 es pamostos un 9:10 esmu nodarbībā. Bet uzklausot šos labos piemērus, jaunieši arī mācīsies viens no otra. Apbalvojiet par iekļaušanos laikā, piemēram, es zinu skolas, kur viņiem ir punktu sistēma, es gan neesmu izpētījusi, kā tas ir, bet, piemēram, jaunietis, kurš ir bijis visu nedēļu, viņš nav nokavējis, viņš ir visās nodarbībās bijis laikā, viņš dabū 30 punktus kaut kur klāt. Ir, piemēram, ļoti labi strādā līdzīgi tāpatās kā sistēma par mājas darbiem, ka tātad, ja tu esi izpildījis visus mājas darbus un visi mājas darbi ir sekmīgi, tad tev nebūs jāliek lielā ieskaite. Tāpatās arī šeit strādā, ka ja tu esi apmeklējis visas stundas laikā, tad, un kas tad tev no tā arī būs. Ierosiniet jauniešiem, starp citu, mums tagad aug zirņi, lai iestāda pupas tās pašas neapēstās, vai iestāda tās pašas, kas bija tie palākie zirņi, ļoti garšīgi, starp citu, palākie zirņi izdiedzēti. Tā kā tā. Vēl viena nodarbība, ko ir vērts izvest kopā ar jauniešiem, kas palīdzētu māciet viņiem, uztaisiet nodarbību, lai viņi dalās idejās, kā viņi kārto, kas ir viņu sistēma. Jo nereti problēma ir nevis tieši ar mācībām, ir īpaši gudriem cilvēkiem, bet ar to, ka viņi nespēja sistematizēt vidi sev apkārt. Un šajā gadījumā viņiem ir jāmāca nevis taupīt laiku, bet vienkārši atrast to kārtošanas sistēmu, kas viņiem palīdz vislabāk. Māciet paņemt pauzes, un rekur te būs arī šie elpošanas vingrinājumi, un tie bija arī jūsu jautājumos attiecībā uz trauksmi. Tātad šie ir vingrinājumi, kas palīdz mazināt trauksmi nemanāmi, jo, piemēram, arī daudzu trauksmainu jauniešu pusauģu mīļākais vingrinājums ir tieši tas, ka tas ir pirmais, ka tā tad sēdi, tur ir roku uz vēdera, piepūt vēderu pilnu ar gaisu, un, kad tu elpo iekšā, tad tu uzspied, tā kā veido pretestību, un tad, kad tu izelpo, tad lēnām atlaid roku no vēdera.
Un šis ir tāds vingrinājums, jūs arī varat pamēģināt, un jūs redzēsiet, ka jau pēc kādām 3 šādām izelpām ķermenis nomierinās, ķermenim paliek tā ļoti viegla un laba sajūta. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo tāpēc, ka ļoti daudzi vingrinājumi, kas ir trauksmes mazināšanai, nepalīdz, jo tāpēc, ka viņi ir pārāk atklāti, un jaunietis, kurš ir uztraucies, viņš negribēs parādīt, ka viņš ir uztraucies. Un tātad atkal šis ir tas pats, ka mums ir gadījumi, kad ir jāmāca nevis vadīt laiks, bet mums ir jāmāca vadīt stress, un elpošanas vingrinājumi tam ir vislabākais. Un nākamais ir tad, kad jaunieši, jūs parunājat par šiem elpošanas vingrinājumiem, lai jaunieši paši saraksta vai izdiskutējiet situācijas, kur šie vingrinājumi var palīdzēt. Un tas ir atkal šī te jauniešiem, kuriem ir grūti saskatīt kontekstu. Tas nozīmē, ka, piemēram, jaunieši, kuri nesaskata kontekstu, viņi nespēja saprast, ka viņi uzvedas dīvaini. Tie ir jaunieši, kuri parasti izskatās, ka viņi uzvedas dīvaini. Tad jūs varat kopumā parādīt un izrunāt kopā, tātad, piemēram, man elpošanas vingrinājumi ļoti labi palīdz, pirms man ir jārunā. Un es zinu, man ir tā, ka tad, kad runā viens, runā trešais, es zinu, ka es būšu ceturtā, un tad man trešais runā, man jau tāds, ir tāds, un tad es zinu, ka tātad es ievilkšu elpu, izelpošu, un tad es jutīšos labāk. Lūk, esam fleksibli, tas nozīmē, ka, ja kāds kavē, tad saki, labi, atsūti vēlāk. Nedariet tā, kā to dara vienā briesmīgā skolā, piedodiet, ka es saku briesmīgā skolā, viņiem ir tā, ka, ja jaunietis 5 minūtes nokavē, viņu Zoomā iekšā vairs nelaiž, un tas ir pilnīgi šādi nedariet. Esiet fleksibli, labāk tiešām apbalvojiet tos, kas ierodas laikā, veidojiet vidi, kur nekavēt ir izdevīgi. Nesodiet tos, kas kavē, jo tāpēc, ka, ja viņiem ir kaut kāda nelaime, tad mēs to nelaimi, mēs viņu padziļinām, nevis palīdzam. Māciet ieplānot nekā nedarīšanas laiku, un ieplānojiet arī paši nedarīt, tā kā ļaujiet prātam atpūsties, ļaujiet prātam plūst. Piedzīvojiet plašas emocijas, piedzīvojiet tās kopā. Ko tas nozīmē? Te ir sarakstītas tādas arī dienas pagarināšanai, laika paplašināšanai, bet, piemēram, man vidējai meitai, viņa mācās 8. klasē, viņiem ir, piemēram, viņi saģērbjas kaut kā ļoti jocīgi, viņi pārsteigsim skolotāji, visi saģērbjas, tur satinas palagos, uzvāk saules brilles, saģērbjas cimdos un cepurēs. Tā kā atrodiet veidus, kā izdomāt jautrības mazus elementus. Kāpēc? Jo tāpēc, ka jautrība dos enerģiju, un tā kā mēs dodam enerģiju, tad mums parādās laiks, mums parādās resursi labām, lieliskām lietām. Nu, lūk tā, un tad faktiski, un padomājiet paši arī pie sevis, kas ir tas brīdis, kur jūs jūtaties, kur ir jūsu vislabākais pavadītais laiks, jo ir tāds sens teiciens, ka labi pavadīts laiks definē savu dzīves jēgu, tavu dzīves jēgu, un ja tās ir kvalitatīvas lietas, tad noteikti kaut kas tur ir, un paskatieties sīkāk, kas ir tās brīži, kas ir tie cilvēki, kas ir tās lietas, kuras darot jūs jūtaties patiešām labi. Un, lūk, priekšpēdējais slaids pirms paldies ir tas, ko jūs noteikti zinat, 72 stundu likums. Ko tas nozīmē, ka noklausoties arī šo lekciju, vai arī tad, ja jums ir kāda jauna ideja, kaut kāds jauns ieradums, ko jūs vēlaties īstenot, jums ir 72 stundas, lai kaut ko sāktu darīt tajā virzienā. Un pēc tam tā enerģija, tas avans, kas ir iedots šim, tad viņš kaut kur aizpildīsies vai tiks izdarīts. Un tajā brīdī, tā kā mēs sākam domāt par lieliskām, labām idejām, tad mums parādās enerģija, bet šī enerģija mums ir iedota avansā, lai mēs varētu tās lietas novest līdz galam, un līdz ar to sāciet laicīgi, sāciet piemērotā brīdī, nevis pametot kaut ko citu. Un lai jums arī izdodas. Tā kā tā, paldies, tas bija no manas puses viss šodien, kā jums gāja, vai jā, un tad es tagad apturēšu ierakstu. Jā, es atsūtīšu, tas, ko es izdarīšu, es jums nosūtīšu, es uzrakstīšu tūlītās, jā, paldies, es sapratu, es arī viņu ielikšu, es apturēšu ierakstu.